Mēs visu redzam problēmas, ka kaut kas ir grūti, un mēs pazaudējam to vieglumu. Realitātē šobrīd ir tāda apstākļa, ka tu vari vienkārši baudīt dzīvi tā nekad vispārībā. Tiecas uz kaut kādu vieglu naudu, viegli dzīvot, viegli. Jā, viegli var visu, bet tas nenozīmē, ka sākumā tev nebūs grūti. Manā pasaulē grūti ir interesanti. Tad, principā, tev pēc būtības tev iekšēji nav nekāds problēmas, tu dzīvo. Mēs neko negribam darīt, kas ir ārpus mūsu komforta zonas, sāk ciest mūsu dvēseli. Man nav svarīgs tas miljons, bet man ir ļoti interesanti, par kādu personību es kļūšu ceļā uz to. Es uzreiz varu pateikt godīgi, es esmu tiem skaitļiem gājis cauri. Es varu pateikt, nekas dzīvē nemainās, tikai īstenībā tieši otrādi man tieši apgrūtinātāk sāk viss palikt. Ja? Perfekti mati, nedod Dievs, tu pat uz sporta zāli aizies, neuzkrāsojusies. Apakšā tur ir ievainots bērns, kas baidās, kas slēpjas, kurš negrib, lai to kāds kādreiz uzzinātu. Un tāpēc ir izveidot šis ārējais fasons. Ja? Šodien man viesos ir divas brīnišķīgi skaistas sievietes, Diana Kudrjašova un Sandra Reščenko. Šodien mēs apspriedīsim tādas svarīgas tēmas, kā vai attiecības patiesībā ir sarežģītas, vai mēs paši tās radām sarežģītas ar savām gaidām. Kā arī kā iekšējie uzskati traucē mums būt laimīgiem, vai ir iespējams vieta pasaulē, kurā patiešām tu vari būt laimīgs, vienkārši tāpat kā tu esi. Un mūsu visvērīgākajiem skatītājiem sarunas laikā, kur būs visvērīgākie, mēs beigās uzdāvināsim 3 biļetes uz fantastisko grandiozo endorfīnu pasākumu, kas notiks 24. maijā Rīgas skaistākajā vietā AB Dambī. Tāpēc vērīgi sekojiet līdz mūsu podkastam, mūsu sarunai, un vērīgākie 3 skatītāji saņems 3 super bezmaksas biļetes uz šo lielisko pasākumu. Čau, meitenes! Čau! Prieks jūs redzēt! Čau! Jūs brīnišķīgi izskatāties. Paldies, tu arī labi izskaties. Forši, jā. Super. Principā sāksim par mūsu vispopulārāko tēmu. Tas ir attiecības. Ja? Kā saka, viss balstās uz cilvēciskām attiecībām. Un bez cilvēciskām attiecībām mēs principā nevaram neko. Mēs nevaram realizēties dzīvē, mēs nevaram būt laimīgi un tā tālāk. Vai ne? Tāpēc mans pirmais jautājums ir, kāpēc mūsu laikos īstenībā attiecības statistika tikai krītās. Tad attiecības, ilgtermiņa attiecības paliek arvien vājākas, cilvēki arvien biežāk šķirās un tā tālāk. Kāds ir tavs viedoklis par to, kāpēc tā notiek šobrīd? Viedoklis man ir dažāds par to, jo atkarībā no kāda skatu punktu paskatās. Bet es redzu to, ka cilvēkiem aizvien vairāk ir vieglāk būt vienam pašam, un ja viņš ir pašpietiekams, ja viņš ir, teiksim tā, ja viņš visu sev var nodrošināt un realizēties, tad viņam blakus gribās tieši tādu pašu cilvēku. Un tad ir jautājums, cik daudz ir spēcīgu pašrealizētu cilvēku, kuriem nav vientuļi, un kuri izvēlas otru cilvēku nevis tāpēc, ka viņiem vajag, jo, kā jau mēs zinām, agrāk dzīvoja kopā, lai tur izdzīvot vai vēl kaut ko, bet no tādas pozīcijas, ka forši man ir vienam, bet man ar tevi arī būs forši. Jo liela daļa tomēr, īpaši sieviešu par vīriešu pusi neesmu pētījusi, bet īpaši sievietes tomēr iet tajās attiecībās aiz tā, lai aizlāpītu caurumus. Un tad tās attiecības, protams, jūk un brūk un ir daudz maz neekoloģiskas, bet vispār viņas ir traumatiskas, viņas ir haotiskas un viņas nav ilgtermiņa. Jā. Un tas ir tāds mans viedoklis, ka manuprāt, jo jo pašpietiekamāks tu esi, tev nav grūtāk atrast cilvēku, ar kuru būt kopā, bet tomēr tu vienkārši izvēlies, jo ir vieglāk būt vienam. Tieši tā, man liekas, šajā laikā diezgan tas kļūst populāri. Ja? Es pēc sevis to zinu, ja, ka tas kļūst arvien brīvāk un arvien labāk. Teiksim, tas, ko tu saki par to pašpietiekamību, ja? Man liekas, ka tiešām šobrīd cilvēki ir pārāk pašpietiekami palikuši. Ja? Un pa lielam tā nosacīta. Man patīk tas jautājums, ko man pateica terapeiti. Kāpēc tu izvēlējies, teiksim, dzīvot viens? Es saku, brīvība. Es saku, man patīk brīvība, man nepatīk, ka man kāds ierobežo. Viņi pateica tādu labu jautājumu, saka, kādu cenu tu maksā par savu brīvību? Un tā cena, ja tā godīgi, tu atzīst godīgi, tā ir vientulība. Tāpēc, ka brīvības cena, reāli, ja tu tādā skatījumā skaties, ja, tā ir nosacīta vientulība, kas tu atnāc mājās viens pats un tā tālāk. Ja. Un tad tas jautājums, kādu cenu tu esi gatavs maksāt, ja.
Ko tu, Sandra, domā par to pastāst? Es noteikti pievienojos Diānai par to, ka arī tev, jo tā tiešām ir vienam būt ir vieglāk, un starp citu, tas nav mūsdienu fenomens, tā ir bijis vienmēr. Bet tas, kas ir mūsdienās ļoti spilgts, ir tas, ka ka tu pirmkārt zini, kā var būt citādāk, kaut kā labāk, tu zini, kā var vēl vairāk, ir ļoti daudz šo te pašizaugsmes rīku, bet man liekas, ka tas iemesls tam pamatā ir tāda globāla neizpratne par to, kas vispār ir mīlestība. Un es kaut kad jau sen dzirdēju vienu ģeniālu domu, manuprāt, ka tad, kad mēs esam attiecībās, kurās ir mīlestība, nevis līdzatkarība, mēs sākam vairāk mīlēt sevi, vairāk par sevi rūpēties, kaut ko darīt sevis labā. Respektīvi tā mīlestība izpaužas caur sevi, ka es sevi sāku vairāk mīlēt, un tad, kad tā ir līdzatkarība, tad es sāku justies sliktāk, tur es laiku gaidu kaut ko, kādas ekspektācijas non-stop ir no tā otra cilvēka, un tas ir tā neizpratne globāli, kas vispār ir mīlestība. Daudzi domā, ka viņi ir attiecībās, kur valda mīlestība, tur valda vienkārši līdzatkarība, un ja to nerisina, un to pat neredz, tad ir tikai likumsakarīgi, ka ar laiku tā konstrukcija sabrūk, jo viņa jau savos pašos pamatos ir pilnīgi nestrādājoša. Tāpat kā, ja mēs mājai būvējam pamatus, un mēs tur no salmiņiem viņus uztaisam, tad tur tālāk viss, kas pa virsu tam tiek uzbūvēts, ir vienkārši ilūzija par kaut ko. Un tāpat arī cilvēki ļoti daudzi dzīvo ilūzijā par veselīgām attiecībām, kaut arī visu laiku tur viens ir par ko apvainojies, otrs par ko apvainojies, tāpēc, ka tās ekspektācijas vienkārši krājas, viņas neapmierinās. No jā, tu principā labi lietas saki, principā par to mīlestību, ja tāda laba lieta saka, vai ir tā, ka, ja tu patiesībā līdz galam sevi nemīli, ja, tad, ja tu nerūpējies par sevi, vai tu neesi sev tā kā iedevis to brīvību, tad patiesām to mīlestību, tad principā otru cilvēku arī nevarēs mīlēt. Jā, protams, ja mēs neprotam, kā tas ir tas pats, kas, mēs taču visi zinām, kā izskatās kartupelis. Kāpēc mēs zinām? Tāpēc, ka mēs esam redzējuši kartupeli. Un tieši tas pats ir ar mīlestību, kā mēs varam mīlēt kādu citu, ja mums nav šo zināšanu, ko nozīmē mīlēt. Un pirmais cilvēks, ko mēs spējam mīlēt, ja neskaita tādu beznosacījumu mīlestību par saviem vecākiem, tad tie esam mēs paši. Ja mēs sevi nemākam mīlēt, mēs nemākam mīlēt citus. Labi lieta tikko atklāja, principā, ko es šobrīd arī ļoti padziļinātu šajā tēmā, par to, no kurienes rodās mīlestība. Tu pateici labu lietu, tu pateici pašsaprotami, bet īstenībā es bišķiņ gribu aiziet atpakaļ vienu soli. Tas, ko tu saki pašsaprotami, es domāju, lielākai daļai cilvēkiem nav patiesa mīlestība pret savu māmu vai pret savu tēvu, tāpēc, ka viņiem ir aizvainojumi. Viņi reāli to, pat lielākā daļa neapzinās. Ja? Un tās ir kaut kādas neatrisinātās attiecības ar vecākiem. Es vienkārši to zinu, vienkārši pēc savas pieredzes, tāpēc, ka tam visam es gājis cauri un šobrīd arī turpinu to darīt. Tāpēc, kad tie aizvainojumi, tās lietas, ko tu tur esi izdomājis, tas pat mans skatpunkts, ja? Skaidrs, ka tur nebija viegli, ja? Bet tas ir katram cilvēkam tas stāsts savus iemācīties to pieņemt, jo tas arī ir par šo pazemību un tā tālāk. Un tad, kad tu pilnībā pieņem un ka tev vienkārši nav vairs nekāds barjeras un ka tu reāli to savu vecāku beznosacījumu mīli, un tajā brīdī es uzskatu visticamāk, ka tu patiešām vari mīlēt arī kādu citu cilvēku, jo pirmie cilvēki mūsu dzīvē ir mūsu vecāki, un tas ir tas, kā mēs skatījāmies pasauli, kā mēs iemācījāmies skatīties uz cilvēkiem. Mēs redzējām tikai 2 cilvēkus, pirmos gadus tikai. Un tas līdz ar to, īstenībā, tas ir psiholoģijā pierādīts, ka mēs visus cilvēkus savā dzīvē skanējam tikai caur šo skaneri. Jā. Mamma, tētis, un visu mēs to tikai skanējam. Piekrīti? Jā, un starp citu, es vienkārši iespraudīšu, ka ir cilvēki, kuri nav piedzīvojuši šo kontaktu ar vecākiem, un tādu nav maz īstenībā, vai arī kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ, katram tie ir savi, un šeit tas, kas, manuprāt, ir izcils rīks, te var droši pieslēgt astroloģiju, jo caur savu karti mēs varam iepazīt savus vecākus, un mēs varam ieraudzīt viņu spēku, mēs varam paņemt sev šo spēku, jo ļoti daudz ir nerealizējušos cilvēku, tāpēc, ka viņi redz tikai problēmu. Par to mēs vēl parunāsim, par to astroloģiju, tu, kā saka, kā tu dienu, ko domā? Nē, īstenībā man ļoti patika tas, ko tu pateici, kādu cenu tu maksā par savu brīvību. Mēs principā par visu maksājam savu cenu šajā gadījumā, par brīvību. Jā, un arī tas, ko tu teici, ka ļoti lielai daļai nav bijusi tā iespēja iepazīt savus vecākus, un es pat esmu bērene. Un arī pētot visu to psiholoģisko daļu, kāpēc es dzīvē reaģēju tā, kā reaģēju, kāpēc es eju kaut kādus scenārijus, piemēram, pašdestruktīvos un tā tālāk, un arī
tas ir psiholoģijā var izpētīts, kā arī tu saki, ka mēs redzam visu pēc mammas, tēta prizmas, mēs reaģējam ar savām traumām. Un ja tavs paterns ir būt nedrošībā, tu viņu realizēsi vai no attiecībās, vai, piemēram, biznesā, ja? Tev patiks riskēt, ja? Un visu laiku tu būsi uz tās paterna realizācijas. Un iespējams, tas ir pabūt attiecībās 2-3 gadus un sākt nākošās. Paterns visu laiku sākt no jauna, jo tu īsti nespēji iet dziļumā. Un tu nemāki to. Tāpēc, ka tu baidies, tāpēc, ka tu baidies, visticamāk, tu negribi sajust kaut kādas sajūtas, no kurām tu izvairies, baidies, un tāpēc tu viņas nezini. Viņas zini, es domāju, bet tur viss saistīts ar tām bērnības sāpēm, kuras tu neesi izstrādājis, kuras tu neesi līdz galam pieņēmis un atlaidis, un tāpēc tu principā tur dziļumā neesi. Atkal to sakt caur sevīm, tāpēc, ka esmu reāli, man ir tāds piemērs, ja? Un es zinu, ka ir ļoti grūti aiziet tur līdz galam, jo tur ir bijis ļoti, ļoti smagi, ja? Un tev tur jāaiziet, tev jāsaņem drosme, tev jāaiziet tur atpakaļ, kā saka, jāapskatās viss, kā patiesībā bija, tas jāpieņem, jāpiedod, jāatlaiž, un šeit arī tas stāsts, ko es pats priekš sevīm saprotu, ko nozīmē īstenībā attiecības, man liekas, ļoti svarīgi mūsu laikos ir tas, ka tagad mēs esam pašpietiekami, tas nozīmē to, ka es esmu diezgan pārliecināts. Ir divas dažādas lietas, ko cilvēki diezgan daudz jauc. Ir pārliecība par sevi, un ir pašpārliecinātība. Man liekas, ka uz doto brīdi mēs esam visi bišķiņi sajaukuši, un mēs esam no tā savu defektu, ka visi saka, jā, afirmācijas, jā, man tur vajag būt pārliecinātām par sevi, un mēs esam beigās kļuvuši par pašpārliecinātajiem, ko mēs esam sev uzkačājuši, un attiecībās pašpārliecinātība tu nekad nebūs līdzīgs, jo tu uzreiz skaties no augšas. Es esmu redzējis tāds princis vai princesīti, ja? Un tagad, kā saka, es tur vērtēšu un skatīšos, vai cilvēks atbildīs tā manām vēlmēm, vai tas neatbildīs. Un tad es pētīšu. Un ja es pētīšu, es jebkurā gadījumā atradīšu. Es atradīšu pareizi. Un es ļoti labi redzu šobrīd, kas notiek, kā saka, tirgū šajā, ja? kā teiksim, tās nosacītās tās sievietes, kas ir tās pašpietiekamās sievietes, kas, teiksim, labi izskatās, ja viņām ir pārliecība vispārējais, bet tas viņas skats, ir tā, kā saka, no augšas. Ja? Un tas pats arī džekiem. Tas ir tās, ka mēs esam nedaudz sajaukuši to pārliecību par sevi, jo pārliecība par sevi pēc būtības tas nenozīmē, ka tu skaties uz augšu. Jā, es pilnīgi piekrītu, un tieši šī skatīšanās uz augšu arī izriet no tā, ka vispār nav izpratnes par to, kas es esmu, kas man patīk, un tur totāli nav mīlestības pret sevi, un ja tā ir klātesoša, tad mēs nesalīdzinām. Un skats uz augšu ir tikai pie nosacījuma, ka mēs salīdzinām. Tātad es esmu pārāks par kādu vienmēr, un tās ir šīs nepārliecinātība par sevi drīzāk. Tas, ko mēs esam uzbūvējuši, tas ir tas mūsu skelets, ko mēs esam izveidojuši dzīves laikā, vairoties, bēgot no sāpēm, tāpēc, ka tas ir normāli, jo mēs visi vairamies no sāpēm. Tu tur vienreiz iebāz pirkstiņu, otrreiz es negribēju bāzt. Tas ir pilnīgi normāli. Tu vienreiz tur cieti, tev tur bija kaut kāds pazemojums vai kaut kas tam līdzīgs. Tu principā otrais centīsies izdarīt visu kaut ko, lai tev tikai tāda situācija nebūtu. Pareizi? Un tas it kā ir no vienas puses ok. Un tad tu esi uzbūvējis sev šitā te smuku ārējo fasonu, ko es arī, mans novērojums, ja es ļoti padziļināti pētu, man patīk pētīt, es vispār esmu novērojis viskaistākie cilvēki, kas ir ļoti skaisti, turklāt sievietes, tur patiesībā iekšā ir ļoti dziļa trauma, tāpēc, ka viņš ir uzbūvējis tik atslīpējis to savu ārējo fasonu, jo viņš iekšā baidās slīpēt, viņš iekšā baidās iet, tāpēc viņš slīpē ārējo fasonu, un tas ir ok. Un tas ir tāpēc, ka viņam kaut kas ir jādara. Savādāk viņš vienkārši nomirs, ja, viņš nevarēs izdzīvot. Un viņš ir uzslīpējis. Bet tajā pašā laikā, tikko tu tur iebišķini, kā saka arī, lielākā daļa skaistākās sievietes ir viens pašs. Ja. Tas ir vispār fenomens. Ja. Turklāt, tur Krievijā un tā tālāk, kur ir ekstra skaistas sievietes uzskata, teiksim. Bet tajā pašā laikā tur ir tas, ko mēs tikko runājām. Ja. Man ir jautājums tev. Pēc tavas definīcijas, kas ir tās skaistās sievietes, jo katrs cilvēks, katra sieviete ir skaista. Vienkārši tas, ko es pamanu, tā kontrole pār sevi, savu ķermeni, ka man ir jābūt kaut kādai pievai, slaidai, lūpas, krūtis, perfekti mati, nedod Dievs, tu pat uz sporta zāli aizies, neuzkrāsojusies, un varbūt, vienkārši tas ir tas, ko es saprotu. Ja, varbūt... Pilnīgi pareizi tu saki, es uzskatu, tas ir tas viss šī pārspīlējums, botuksi, viss pārējais, tas viss ir, tā ir visa industrija, kas ir miljardi industrija, uz doto bija miljardi industrija, un kā viņi balstās uz šiem traumētajiem cilvēkiem. Traumētiem, tāpēc, ka normālam cilvēkam
cilvēkam. Es šobrīd arī skatos kaut kādu sievieti ar parkšķātām lūpām uz redzēšanos. Man nopietni, man nepatīk. Ārpāts, man liekas, kur tu var aiziet tādā, kaut kādā, ja tur, tas ir pat raku, tāpēc, ka, bet tas cilvēks reāli, viņš ir, es vienkārši saprotu, viņš jau tā kā, domā, ka tas viss ir ok. Bet iedomājies, ka tu aiziet tādās galējībās, ja, un tas, man liekas, ir baigi traki. Un tur ir šis traumētais cilvēks, piekrītat, ja? Jā. Ka viņam vajag šo ārējo, ja, teiksim, tāpēc es uzskatu, ja mūsu laikos, ok, forši, ka tu sporto, tas ir viennozīmīgi ļoti labi. Es nekad nenolīdzu sportu, bet tieši tikpat daudz, tikpat mērķiecīgi tev vajag strādāt ar savu iekšēju. Tāpēc, ka tu strādā tu kačā divus muskuļus. Tu kačā savu ārējo muskulu, kā saka, ko redz visi. Un tev, principā, jākačā iekšēju muskulu. Iekšēju muskulu redz tikai tavs partners, tāpēc, ka, principā, neviens viņu neredz tavu iekšējo muskulu, ja? Iekšēji, cik tu esi iekšēji, teiksim, sakarīgs, cik tu spēj uzklausīt citu viedokli, cik tu spēj piedot, kas ir vispār ārkārtīgi svarīgi un ārkārtīgi sarežģīti. Cik tu esi gatavs piedot. Ja tu skaties no augšas, kāds piedot? Tu tur neko nepiedos. Bet, zini kā, vispār piedošanas koncepts kā tāds ļoti bieži ir skatīšanās no augšas, ka es esmu kaut kas tāds superior, ka man ir tagad jāpiedod visiem, un tas pats ir ar vecākiem īstenībā tur, kur ir kaut kāda piedošana, pieņemšana, man liekas, ir tāds vairāk uz realistisku pusi, ir tas koncepts apakšā, ka vispār ir labi slikti. Un tāpēc arī ir šīs sevis korekcijas, par ko tu runā, jo cilvēkam vienkārši defaultā ir pārliecība par to, ka viņam ir sliktas daļas kaut kādas, kuras ir jāsalabo, un tad ir kaut kādas labās, kas ir ok, ka viņas var neaiztikt. Un tad, kad mēs sākam tā skatīties uz lietām, slikts, labs, nevis tas ir mans, bet ir slikts un labs, tur uzreiz pieslēdzas salīdzināšana ar citiem, ka ir kaut kas labāks tātad. Jā. Bet tas ir savu šo kompensāciju īstenībā, tāpēc, ka jebkurā gadījumā lielākā daļa cilvēku tomēr ir aizgājuši ar kompensāciju, ja? Tāpēc, ka viņiem ir bijuši šī trauma, un tas ir normāli, ka tu tā kā izveido sev apkārt, lai tu sev izveido šos apliecinājumus, šīs pārliecības, karjerā, tas status, mašīna, tur tas, šitais, te viss, un tu izveido, ka tu esi forši, un tas nav slikti. Bet es saku, ir kaut kāds brīdis, ja tu gribi palikt cilvēks, tad tev jāiet atpakaļ dziļumā. Tas ir jāmeklē iekšā, jo tu nekad neuzbūvēsi. Ja tev ir fasāde un iekšā viss tāpat pūst, fasāde ar laiku arī sabruks. Un mēs visi ļoti labi zinām, ka šis mūsu ārējais veidols, ja mēs par viņu nerūpējamies no mīlestības pret sevi, nevis tāpēc, ka mēs gribam sevi salabot un kaut ko izlabot, tas ir ļoti īstermiņa. Tāpat mēs norausimies vienmēr, ja iekšējā motivācija nāk no man ir jāsalabo kaut kas sevī, tas mēs vienmēr norausimies. Un tas, kur ir jāiet, tas ir, kā tu saki, iekšā sevī, un tur ir jāieskatās, jo tur ir viss. Un daudz kas, ko mēs uzskatām par savām kļūdām, kodām, tur dabas kļūda vai errori kaut kādi mūsējie, te patiesībā ir mūsu talanti, un tur patiesībā slēpjas milzīgs resurs. Protams, jā, kā es saku, tavs lielākais tavu lielākā sāpe, tavs lielākais zaudējums var būt par tavu spēku. Ja tu viņu spēsi ieskatīties, aiziet, pieņemt, ļoti svarīgi pieņemt, piedot, visiem piedot, arī sev. Tāpēc, ka ļoti svarīgi reāli piedot ne tikai, teiksim, tur, kas tev tur nodarījuši pāri, bet arī sev, tāpēc, ka tu sev arī vaino viennozīmīgi. Ja? Un tajā brīdī, tikai tajā brīdī, es uzskatu, tu vari transformēt sev dziļi, ja? Tāpēc, ka tu vairs neies caur kompensāciju. Tāpēc, ka lielākā daļa iet tā kompensācijas kompensē, lai, teiksim, paslēptu kaut ko, lai pēc iespējas mazāk man kāds to ieraudzīt. Es vēlreiz saku, es saku pēc sevīm. Tāpēc, ka es to zinu, un tagad esmu iemācījies formulu, ka es saprotu, kā tas viss veidojas. Es varu formulas veidā to paskaidrot. Ja? Tāpēc, ka es zinu, ka apakšā tur ir ievainots bērns, kas baidās, kas slēpjas, kurš negrib, lai to kāds kādreiz uzzinātu. Un tāpēc ir izveidot šis ārējais fasons. Ja? Un svarīgi ir kādā brīdī tomēr iet iekšā ar to bērnu, izveidot labu kontaktu, sadraudzēties atpakaļ. Un tas ir tas ceļš, kur īstenībā ir, es uzskatu, tikai jābūt ļoti drosmīgam cilvēkam. Ļoti drosmīgam, lai tu varētu aiziet uz turieni, tāpēc, ka tas nav easy. Jo tev jau nostīt ārā dzīvē, jo viss ir ok. Un tu vēl vari dzīvot ilūzijā, ka tu izdomāt, ka tev vispār ir baigi ok. Piemēram, ja tu dzīvo viens pats, tu vari izdomāt, ka viss ir ok. Ja? Bet īstenībā tomēr atklāt sev, vienmēr jāuzdod jautājums, un to jautājumu arī, ticamāk, nekurš katrs ir gatavs sev uzdot. Tā. Tas emocionāli nav patīkami.
Tas ir izaicinoši just tās sāpes, jo cilvēki jau bieži vien tiecas izvairīties no tām lietām, un viņi izvairās, piemēram, ja mēs skatāmies virspusē, cilvēki it kā baidās kļūdīties. Tā kā mums tā liekas, bet patiesībā viņi jau baidās izjust tās emocijas, kuras viņi piedzīvo, tad, kad viņi pieļauj to situāciju savā dzīvē, kuru viņi pievēl pašu situācijā, kur īstenībā, no kurš viņš baidās, no kurš viņš baidās, no kurš viņš vairās. Tā ir tas par tiem neapzinātiem paterniem, ko mēs runājam, ka tev ir divi ceļi. Viens ceļš, kur tu ej automātisko ceļu, tu ej visu laiku pa kreisi, vienkārši ej visu laiku automātisko rīcību vadīts. Vai otrs variants, kur tu apzināti ceļu vidū apstājies, saproti, tā man principā gribās iet tur, man gribās reaģēt tā, man gribās uzbrukt, vai man gribās tieši otrādi paslēpties un tā tālāk, bet es apzinos to, un es aizēju vienkārši pa labi, es aizēju pa citu ceļu un apzināti izveidoju sev reāli šo jauno ceļu, jauno veidu, kādā veidā es reaģēšu kaut kādu konkrētu situāciju. Un tādā veidā, principā, cilvēks var kardināli mainīt savu dzīvi. Tieši tādā veidā. Jā, protams, jo tad, kad mēs visu laiku ejam pa iemītu taciņu, mēs nevaram tur saņemt jaunus rezultātus, bet mēs visu laiku tiecamies uz kaut ko jaunu, tikai gribās labāk, vēl labāk, bet turpinam darīt vienu un to pašu visu laiku. Mums ar citu ļoti, ļoti norizināja, ka tu pieminēji šo te sevis vainošanu, un ka tu teici, ka tā piedošana ir jāsāk ar sevi. Tur es ļoti piekrītu, ka tur tiešām ir vajadzīga piedošana, jo vispār sevis vainošana ir viena no sūdīgākajām lietām, ko mēs sev varam nodarīt. Protams, bet viņi visiem mums ir iekšā. Un mēs sev vainojam visbiežāk nevis tāpēc, ka mēs tur vainojam tagad par kaut kādām ārējām situācijām, kas mums tagad dzīvē notiek, bet ja mēs aizrokamies atpakaļ, tur apakšā ir mums reāli dziļa vainas sajūta par kaut kādām bērnības situācijām. Un tās situācijas, kur mums vajag aiziet, pieņemt, kā saka, viņas izdzīvot un atnāk atpakaļ, un tad tu arī vairāk nevainos. Man patīk tāds stāsts, kur es arī biju tagad tajās mācībās, kuru es tur stāstīju par vienu situāciju, par ko es vainoju sev, kad es tur uz meitu sabļāvu. Un es reāli, man bijuši tāds dažas reizes, es it kā ar viņu izrunāju, tur atvainojos, viss bija ok, bet viņi vienalga tā situācija man paliek. Un tad viņi pateica baigi labo lietu. Tu nekad nevarēsi piedot sev, kamēr tu nepiedevi kādam, kurš arī uz tevīm bļāva. Tātad, principā, kamēr tu nepiedos tam cilvēkam, kurš uz tevīm bļāva šajā gadījumā, tajā gadījumā tu sev nevarēsi to piedot. Un tā ir ļoti dziļa tēma. Atkal viss balstās atkal aiziet atpakaļ uz bērnību, no kurienes, un tas bļaušana, tas tikai viena no daudzām situācijām, kuras mēs varam tādā veidā transformēt. Piedodot, saprotot, tāpēc, ka tas cilvēks, kurš tevīm bļāva, viņš arī to pārņēma no kāda cita, un tas atkal pārņēma no kāda cita. Un šajā gadījumā izprotot to, tu saproti to, ka tas cilvēks jau arī ir, īstenībā viņš arī gribēja labu. Viņš nenozīmē tas, ko mēs esam izdomājuši, ka viņš tur vienkārši tev gribēja, tur iznīcināt. Ja? Nē. Viņš vienkārši arī šos patērnus ir pārņēmis, un viņš vienkārši dzīvo šo automātisko ceļu arī pa kreisi. Un arī mēs ļoti bieži tomēr ejam šo ceļu pa kreisi, automātisko darbību vadīt, emociju vadīt, kur mēs īsti nevaram sev nokontrolēt. Pareizi? Nu jā, ok. Kā jums liekas vispār, kāpēc šobrīd cilvēki neiet dziļumā? Kāpēc cilvēki neiet dziļumā? Jo tas globāli ir vienkārši sarežģīti. Un ir tik daudz veidu šobrīd, kā sevi no tā novērst. Paskrolēt rīlus, kaut kur aiziet uz kaut kādu tusiņu, kaut kur iebuhāt. Visas šīs lietas, kas mūs aizved tālāk un ieved tādā ļoti brīnišķīgā ilūzija pasaulē. Jo, ja kādreiz tas bija tikai alkohols, tad šobrīd ir tik daudz veidu, kā sevi ilūzijās turēt. Un tu pat vari pateikt, es nedzeru alkohols, man viss super. Man tāds arī piemērs ir cilvēks, kurš nedzer alkoholu. Viņš uzskata, ka viņš ir vissvarīgāko dzīvē izdarījis. Un tālāk nelieniet manā lauciņā, es dzīvoju ideāli. Ja? Un tas arī, man liekas, ir tas, ko tu saki, ka ir tik daudz lietas, ko tu šobrīd vari aizbēgt. Tā atkal tā kompensācija, ka tu kaut kur baidies. Kaut es pēc savus, saprotu, arī pēc savus darbaholisms. Ja? Tu arī darbā vari ļoti skaisti aizbēgt, tu visu laiku esi aizņemts, super pieprasīts cilvēks. Tā pašā laikā, ko tu tur negribi sajust. Kāpēc tu negribi tur bišķiņ pabūt ar sevīm, ja, un tā tālāk. No kā tu tur vairies. Ja? Tas ir tas, par ko mēs runājam, par to dziļumu. Ja? Un tas dziļums arī tā kā nav laiks, jo viņam arī vajadzīgs tomēr ir laiks, viņam vajadzīgs ir klusums. Kā es saku, vispār jebkura atbilde atnāk tev, ka tu padzīvos bišķiņ klusumā dažas dienas. Tev praktiski jebkuras atbildes atnāks. Bez telefona, bez nekā. Bet tas arī ir tas, ko Sandra saka. Tas vienkārši cilvēkiem ir
FOMO. Viņiem liekas, viņi nepaskrolēs to Instagramu, ja viņi neaizies uz kādu tusiņu, viņi nestrādās, ja viņi 2 dienas izslēgs visu telefonu, neko nedarīs, paliks vieni paši, viņiem ir bailes, ka viņi kaut ko nokavēs, ka kaut kas notiks. Un tā ir tā ilūzija, tā jau ir tikai sajūta. Un ja tu reāli saņemies to izdari, kāpēc ir tādas vipassanas 3-10 dienas, kur tu noliec telefonu, tu neesi pieejams, un tu izēji pēc 10 dienām, pēc 3 esmu 2 dienas tikai klusējusi, tu izēji, pasaule nesabrūk. Viss notiek. Viss vienkārši ienāca atpakaļ, viņš savu citu stāvokli jau bišķi ienāca atpakaļ. Un tu uzliec vienkārši sev pārāk lielu to svarīgumu, pārāk daudz pienākuma, kaut kādas sajūtas, kuras pat patiesībā... Tāpēc, ka tu gribi vienkārši būt svarīgs, un tas ir arī normāli, ka mēs gribam katrs kaut kur apliecināties, un mēs tādā veidā apliecinamies. Atkal jautājums, ka tu apliecinies ārēji, vai tu kaut kur apliecinies iekšēji. Un tas ir, protams, tas ir diezgan sarežģīti. Bet es uzskatu, tas, ko tu teici, ir viena svarīga lieta. Es arī kā uzņēmējs esmu visu laiku aizņemts. Un man visu laiku liekas, kā, man taču tik daudz ir. Un tas svarīgi, es nevaru atteikties. Ne no vienas tikšanās nevaru atteikties. Ne no kā, es saprotu, ir viena lieta, ir vienkārši jāieplāno. Jāliek kalendārā. Es piekdienu vakarā slēdzu ārā telefonu, braucu uz mežu un pirmdien es ieslēdzu atpakaļ. Un tad tu ieplāno, un tas ir normāli. Tādā veidā tu vari vienkārši sev piespiest, tā kā, ielīst, ieiet iekšā kaut kādā bišķiņa citā pasaulē, īstenībā bišķiņa iet iekšā pie sevīm. Un bišķiņ parunāties ar sevīm, tāpēc, ka šī diskusija ar sevīm ir ļoti svarīga. Šis ir ļoti labs lifehacks. Ieplānot tādas lietas, tāpat kā man nesen bija saruna ar arī vienu vīrieti tieši par attiecību tēmu, ieplānot seksu, ieplānot randiņus, ieplānot lietas kalendārā ielikt, jo tiklīdz tu redzi brīvu kalendāru, tu jau nevari visu atcerēties. Un ja tu redzi kalendārā, aizņemts, un aizņemts ir nevis tikai ar darba lietām, bet ar attiecībām, ar bērniem, ar laiku sev vienam pašam, bez attiecībām un bērniem. Kur viss? Tā ir tava prioritāte. Vienkārši mēs esam pieraduši uzlikt kā prioritāti savu darbu. Protams, tāpēc, ka mēs esam spiesti to darīt. Tāpēc tur visu laiku ir kaut kas obligāti jādara. Un tā pārējais, ka pārējais kā sanāks. Jā, tā ir. Un es atceros, kā es pirms 3 gadiem savu kalendāru sāku organizēt pilnīgi savādāk. Īstenībā tas pārklājās ar to, ka es pārgāju no algota darba uz savu nodarbošanos. Un tad, kad tu dari sev, ka tev ir savs biznes, ka tu esi pašnodarbināts, ka tu esi savs priekšnieks, tad tas tik ļoti viss var aizplūst pilnīgi nekontrolējamā gultnē, ka tu attopies pie tā, ka tu izdedz darot lietu, kuru tu tiešām mīli darīt. Un tādu gadījumu ir ļoti daudz, un es vienā brīdī sapratu, ka esmu šis cilvēks, kurš tagad izdeg, bet man taču tik ļoti patīk, es tā kaifoju no tā, ko es daru, bet vienkārši slikti jau paliek. Un šobrīd mans kalendārs pārsvarā īstenībā manā kalendārā ir lietas, kuras es daru sev. Jo es zinu, ka es vienmēr atradīšu laiku pastrādāt, es atradīšu laiku tagad meitiņai for sure, bet tieši kaut kādas lietas sev, ka es aizēju uz spā, ka man ir masāža, ka man ir kaut kāda tikšanās, kura vienkārši mani piepilda. Tātad, principā, tas ir manā kalendārā. Ieplānot laiku, veltīt laiku sev. Kaut ko priekš sevīm, tāpēc, ka tas ir arī ārkārtīgi svarīgi kaut ko izdarīt priekš sevīm, kā tu teici, tur spā. Kaut vai tas pats ar draugiem satikties. Jā. Kaut vai viss šīs lietas, es uzskatu, viņas obligāti ir jāieplāno. Viņas jāieliek tā, kā es agrāk arī turpināju. Es agrāk laiku domāju, man tur vai nu es sportoju, vai nu man atkal tur biznesā kaut kādas problēmas, un es atkal ieliku biznesā, un es sportu vienkārši pametu. Tagad viss sports man ir vienkārši tā, kā es saprotu, tas man ir vienkārši ikdienas pasākums. Gan no rītiem, gan meditācija tieši tāpatās, gan tāpatās 3 reizes nedēļā es obligāti sporta zāli. Un vienalga, kas notiek, kas man arī patīk, tas man liekas tāds forši arī, ka tādu stāvokli iemācies, ka tagad tur, teiksim, ir kaut kādas diezgan nopietnas problēmas kaut kādas biznesā. Un tajā pašā laikā es saprotu, viņas ir, agrāk es tur būtu vienkārši pārdzīvojis gaisu pa gaisu, bet esmu pilnīgi mierīgs. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, es saprotu, man nav vispār, es nereaģēju. Es saprotu, varbūt man pat brīžam liekas, varbūt tu bišķi bezdildīgs palicis, bet nē, es saprotu, kāda jēga man tagad brīvdienās par to domāt. Es brīvdienās dzīvoju savu dzīvi, pirmdien es iešu, un es atkal iešu, risināšu, darīšu tās lietas. Un te tas stāsts arī, kad iemācīties tā kā noslēgt nost, to kaut kādu ārējo pasauli, kaut kāds, un nemesties iekšā nepārdzīvot. Tāpēc, kad īstenībā piekritīsiet, kad īstenībā problēmas ir tikai tad, ja mēs reaģējam. Ja tu nereaģē, principā pēc būtības, ja mēs varam iezināt, problēmas ir visur, bet jautājums tikai par mūsu reakciju. Es varu nereaģēt, tad principā tev pēc būtības tev iekšēji nav nekādas problēmas, tu dzīvo. Ja tu reaģē, iemeties kaut kādā sarunā, sāc pārdzīvot par kaut ko ārprāts, sāc panikot,
Viss tajā brīdī, tā problēma kontrolē tevi, un visticamāk, ka tu jau ej pa kreiso ceļu. Visticamāk, tu aizgāji pa turienu visu, un tu tur vienkārši iemeties, un tur jau diezgan grūti sevi nokontrolēt, ja tur aizēji, ja? Piekrīt, ja? Jā, protams, tas ir tieši tas pats, kas viss ir mūsu uztvere, un divi cilvēki vienu un to pašu situāciju var uztvert pilnīgi atšķirīgi. Un ļoti vienkārši piemērs tam, ko tu stāsti, ir tā pati sportošana, ka tu sarunā ar sevi, ka tu iesi ārā sportot, un, jo iekšā tur nav opcija, un pēkšņi līst lietus. Un kāds pateiks, līst lietus, es nevaru tur, un kāds uzvilks lietus metli un ies skriet, un tāds, nice! Tagad man ir pieredze, kā ir pasportot lietu. Un šis arī labs ir, tas, es gribētu uz kādu sekundīti atgriezties pie tā, ar ko mēs sākām, kāpēc cilvēkiem ir bail vispār iet iekšā šajās dziļumā un ieskatīties sevi, ir tas, ko tu tikko pieminēji. Es nezinu, vai tu pats to tā ieraudzīji, bet tu par savu pieredzi stāstīji, ka tu visu uztvēri tā kā ļoti sāsināt, un ka tu atmeti sportu, jo taču tagad jārisina, jābūt tur, un tas ir tas, kā mēs vispār skatāmies uz dzīvi, kad mēs pieaugam. Mums viss liekas sarežģīti. Mēs visu redzam problēmas, ka kaut kas ir grūti, un mēs pazaudējam to vieglumu, ko citu arī tu pēc tam pateici, ka to savu, tu runāji priekšējo bērnu iepriekš, un tā ir tā savienošanās ar savu iekšējo bērnu, ka tu atļauj sev viegli uztvert dzīvi. Un tas, ka viss ir grūti, ir mūsu tāds vispār bāzes paterns, bet jēgas no tā, ka tu tur pārdzīvosi, vispār nekādas nav absolūti. Un tas pats ir cilvēkam, kurš viņš redz tikai un vienīgi to problēmu gūzmu, kas viņam būs, ja viņš tagad sāks rakties sevi un vispār ko darīs, jo kā ir lielākajai daļai cilvēku, viņiem galvas sāpes sagādājot kaut kādas mājas lietas, mājas darbi. Tu principā pats sev sagādā visu problēmas. Tas viss ir tik smagi, grūti, un mēs tā dzīvojam tādā pārliecībā, ka viss ir smagi, grūti, ka, pa kuru laiku tur līst iekšā sevi, ja tev ikdienā ir smagi viss tāpat. Bet tu pateici labi, ka tas paterns arī, tas ir pārņemts paterns visticamāk, ka kāds no taviem vecākiem dzīvoja. Un tas ir svarīgi, to aiziet tomēr uz turieni, saprast, no kurienes to es paņēmis un no tā atbrīvot, tikt vaļā. Ja? Tāpēc, ka šis smaguma nastas, būsim loģiski, 2 paudzes atpakaļ vēl bija reāli karš, ja? Tātad bija cilvēki, kas iznāca no Otrā pasaules kara, mēs vispār nevaram aptvert, saprast vispārībā, ko tie cilvēki pārdzīvoja, kāds viņiem bija sajūtas. Un tas, ko mēs tagad esam izdomājuši, tagad 21. gadsimtā, viss tagad šajā skaistā dzīvē, mums nav tālu jāskatās tikai, cik 60 gadu atpakaļ bija smags pasākums pasaulē. Ja? Un tagad vēl kaut kur tāda smaga pasākuma arī kaut kur notiekās. Tāpēc būsim realistiski. Neuzliekam arī mēs tās savus gaidus, ko mēs tur skatāmies Instagramā vēl kaut ko. Ja? Paskatāmies tomēr, kad ir tikko vēl, kā saka, cilvēki bija spiest dzīvot savādāk. Un tagad mūsu uzdevums ir iemācīties pielāgoties šiem apstākļiem. Nevis tagad nozīmē to, ko nozīmē pielāgoties šiem apstākļiem. Tas, ko tu teici par to vieglumu, ja? Ir tagad cita apstākļi, bet saprotu, ka man ieradumi ir kaut kādi no citiem apstākļiem. Bet tagad ir citi apstākļi. Apzināties, saprast, izstrādāt to un dzīvot atbilstoši šiem apstākļiem. Tāpēc, ka realitātē šobrīd ir tāda apstākļa, ka tu vari vienkārši baudīt dzīvi tā, kā nekad vispārībā piekrīt. Ja? Nekad. Zini, kas vēl ir viena ļoti interesanta lieta. Cilvēki baidās no vārda grūti. Kurš teica, ka grūti ir kaut kas slikts? Veidot uzņēmē darbību, tas ir grūti līdz brīdim, kamēr tas paliek viegli. Ja? Un cilvēki dēļ, es nezinu, droši vien visa, kas notiek apkārt, viņi tiecas uz kaut kādu vieglu naudu, viegli dzīvot, viegli. Jā, viegli var visu, bet tas nenozīmē, ka sākumā tev nebūs grūti. Un cilvēki tāda sajūta, ka vienkārši negrib ieguldīties. Tas ir diezgan bieži arī sastopams. Viņi negrib ieguldīties kvalitatīvās attiecībās, jo tas ir grūti sākumā. Viņiem tā liekas. Arī, piemēram, par darbu tieši tas pats, arī kaut kādus tur pasākumus rīkot, taisīt kaut kādas lietas, jo viņi saskaras ar grūtībām un viņiem nav daudziem, es neteikšu, ka visiem, bet daudziem vienkārši nav tas paterns un tās pacietības vienkārši tā kā tikt ar to galā, atrisināt situācijas, jo kas ir problēma? Problēma ir uzdevums, kuram ir vairāk risinājumi. Un viss. Tas ir atkarīgs no mūsu situācijas. Tur, kur tas saistīts ar cilvēkiem, tas ir viennozīmīgi sarežģīti, tāpēc, ka tu nekad īsti nezini. Ja? Tā kā tu tur gribi varbūt risināt, varbūt otrs grib redz savādāk risinājumu, varbūt otrs tieši neredz, teiksim, tā ir ļoti sarežģīta tēma. Ja mēs runājam tur par attiecībām, tur viss
vērtības, paterni, viss pārējais, tas viss miksējās. Un kā jūs tur principā saliksieties kopā, tas ir sarežģīts uzdevums. Bet vispār par dzīvi kā tādu, protams, kā saka budisms, dzīve ir grūtības, un jo ātrāk to pieņems, jo labāk. Ja? Pieņem un vienkārši, kā saka, iemīlēt grūtības. Vienkārši iemīlēt, tā ir vienkārši daļa no dzīves. Iemīlēt grūtības, dzīvo, tie, kas tur saka, kad ir viss tagad un tiecamies uz to, lai mēs būtu laimīgi, lai mums būtu viss mierīgi. Mīļie draugi, uzreiz pasaka, tas nav iespējams. Tas, ko mēs šodien gribējām parunāt par tēmu, kurā vietā tu vari būt laimīgs, un kurā vietā padalīties. Kā jūs uzskatāt, ir kaut kur pasaulē vieta, kur tu vari būt vienkārši bez nosacījuma laimīgs? Šeit un tagad, ap citu, es pilnīgi piekrītu Diānai par to grūti viegli. Un tas, kā es pati esmu sākusi skatīties uz lietām, man nenāk viņas vienkārši tur no zilām debesīm, ir, ka manā pasaulē grūti ir interesanti. Un te ir bišķi ezotēriski tagad aiziešu, bet mūsu dvēseles vispār, kāpēc viņas nāk šeit uz zemes, lai piedzīvotu jaunas pieredzes, lai kaut ko jaunu darītu. Kaut kas jauns mūsu psihei cilvēkam ir ļoti grūti. Tur ir viss slikti .lv, bet tas ir tas, pēc kā nāk mūsu dvēsele. Un tieši tad, kad mēs aizējam tajā, ka mēs neko negribam darīt, kas ir ārpus mūsu komforta zonas, sāk ciest mūsu dvēsele. Un mēs īstenībā tur jūtamies ļoti, ļoti slikti. Un es to saucu par komfortu diskomfortā. Kas ir, manuprāt, tas, ka mēs padaram savas dzīves vieglas, bet ļoti garlaicīgas, ir visaugstākā ciešanu pakāpe, ko mēs varam nodarīt savai iekšējai pasaulē. Man ir otrs pretējs, tas, ka tu vienkārši leci visu laiku dzīvē iekšā. Tā kā man šis tas, kā buntārijā krieviski, tas, ka tev visu laiku, tieši otrā, tu leci uz to risku robežu, tev, tā kā man ir šī, tā tendencija, ka tu vari lekt, un tajā pašā laikā es saprotu, ka es ļoti daudz ko izdzīvoju. Tas ļoti forši, teiksim, es sev visu laiku izaicinu, es augu. Bet arī tur vajadzīgs balans, jo tu nevari visu laiku lekt, jo tas ir visu laiku tā kā out of comfort, visu laiku principā diezgan lielā spriedzē, un kā saka arī tur, vai mūsu laikos ir iespējams neizdegt, es reiz pasaku, nav iespējams neizdegt, visiem ir jāizdeg, un tas ir pilnīgi normāli. Jautājums, cik tu ātri atjaunosies. Tagad mūsu laikos, kad tev ir tik daudz, kas jāapvieno pašattīstību, tev jāuzspēj pastrādāt ar savām bērnības kaut kādām traumām, tāpēc, ka visiem ir, kur to strādāt. Ja? Tev jāstrādā ar saviem bērniem, karjera, veselība, izskats, draudzība, ceļojumi, viss pārējais, tas ļoti daudz, kas jādara. Un tas viss jāsabalansē. Ja? Jā, tā ir tā atslēga mūsdienu cilvēkam, ka tu krāj instrumentus, tāpat kā mašīna, arī viņa kaut kāds salūzīs. Jautājums ir, tu esi vienkārši nobumbulējis visu šo laiku un padomājis, ka viņai vajag tehnisko apskati vai apkopies, atvainojos. Vai arī, tu vienkārši tā pārgalvīgi tur uzvedies, braukā un aizmirst par to, ka viņu ir jāapkop. Un kaut kurā brīdī kaut kas var salūst, un vai tev ir tas instruments, vai tev nav tā instrumenta. Un tas pats arī pa dzīvi. Mēs esam tādas nosacīti mašīnas, kurām arī vajag instrumentus, lai par sevi parūpētos, jo tā ir, mēs visu laiku darbojamies. Jā. Kāds bija tavs jautājums? Vai kur ir tā vieta, kur mēs varam būt pilnīgi laimīgi, bez nosacījuma laimīgi? Jā. Kurā valstī, kurā vietā, kur ir tā vieta? Padalies. Man ir stāsts. Es no bērnības man ir tāds paterns visur tā kā būt par visu neapmierinātiem. Man nekad nav bijis labi. No vienas puses tas mani ir atvedis šajās lietās. Es esmu diezgan labs čempions. Pie kvalitātes standartiem, kāpēc es šobrīd esmu tur, kur es esmu, un kāpēc lietas notiek tā, kā notiek. Ja? Tā kā viņš man ir kalpojis plusā, bet kaut kur arī mīnusā, jo iekšā es jutos ļoti, ļoti nelaimīga. Un mans sapnis bija aizmukt prom uz Bali, jo šeit man likās viss ir slikti. Un es šo sapni realizēju. Es pusgadu padzīvoju Balī, un es sapratu, ka es no sevis neaizmukšu. Es no sevis neaizmukšu, un laikam tas bija tas moments, atslēgas moments, kad es sapratu, vai man ir vēl jāiet vēl dziļāk savos iekšējos procesos, no kurienes nāk šī sajūta, ka man te nepatīk, man te nav labi un tā tālāk. Kaut kas visu laiku īstenībā tev vienalga, kur tu esi, tu vienalga atrod, tev īstenībā šī sajūta seko, kad vienalga, tu aizbrauc uz Taizemi, uz Balī, vienalga kur, pēc būtības, pirmās dienas varbūt būs bet tu, kad tu bišķi iedzīvosies, tu principā plus mīnus atradīsi tur tāpatās, par ko pārdzīvot, kas tev nepatīk, tu par to saki. Jā, un tā ir iekšējā sajūta. Tas man iedeva tādu konkrētu pieredzi, jo mēs cilvēki nemācamies uz citu pieredzes, mēs mācamies uz savas. Un tad, kad mēs izdzīvojam... Kārtīgi jāpamācās arī savi. Arī nav fakts, ka mēs to varēsim izdarīt. Nav fakts, kad no pirmās reizes tev pieliks. Tieši tā. Un
tu izdzīvo to sajūtu līmenī, es sapratu, ok, tātad tas ir par stāvokli, ar kādu tu vispār redzi lietas, uztver lietas, un es tur biju pie vairākiem šamaņiem, un viņi teica, ka muša vienmēr atradīs sūdu, bite vienmēr atradīs skaistu ziedu. Meklēs, kas izvēlies būt tu? Un es tajā brīdī, es taču gribu būt bitīte. un tā sākās mans tāds apzinātāks ceļš par to, ka tur, kur es esmu, tur ir labi. Un ja apstākļos nav labi, jo ir, kad es varu mainīt apstākļus un kaut ko uzlabot savā dzīvē, un ir, kad es nevaru. Un visu es vienkārši pieņemu un risinu kaut kādas situācijas. Nevienmēr sanāk, bet ja paskatās 3 gadus atpakaļ un tagad, es šodien esmu par 60-70% biežāk laimīga tur, kur es esmu, šeit un tagad, nekā, piemēram, 3 gadus atpakaļ, kad es biju tieši vairāk, man nepatīk Latvijā, man te nepatīk, te ir nodokļi tādi, te ir cilvēki tādi, te ir laikapstākļi tādi, bet patiesībā tā ir skaista vieta, kur dzīvot. Man ļoti patīk. Es kaifoju šeit staigāt pa Rīgas ielām. Te ir maz cilvēki, kur vēl Eiropas galvaspilsētā būs tāda brīvība. Kur? Kad tu vari 10. vakarā iziet un potenciāli nedabūt pa galvu. Protams, loģiski, katrā valstī tur savas lietas, ja tur viss skatās uz Ameriku, bet aizbraukt uz Ameriku pastaigai, tur ir rajoni, kuriem tu nevar iet cauri. Man tur Džeki, čom teica, klausies, davai tur nebraucam. Viņi saka, mums tur vienreiz bija pašiem jāmūk. Iedomājies reāli jāmūk, ka tev vienkārši, bez mazai tur viss. Un tā ir realitāte. Tu it kā skaties uz to lielo valsts, bet, iedzināties katrā valstī savs nianses, kuras īstenībā tev galīgi nepatiks. Tāpēc tas stāsts arī, ar ko tu salīdzini, ja? Un tu pareizi saki par to, kurā vietā tu vari justies pavisam laimīgs, būt laimīgs. Tas īstenībā ir, manuprāt, arī par to, kur tu pats, kā tu pats vienkārši ar sevīm spēj sarunāt. Un vienoties. Ja? Kāds tev, Sandra, tavs viedoklis par šo? Es, protams, pilnīgi pievienojos, ka šeit mēs varam būt vislaimīgākie, bet man, protams, ir interesanta pieredze ar klientiem astroloģijā, jo ļoti daudzi meklē, kur tad ir tā maģiskā vieta, kur es jutīšos labi, un kas ir tie maģiskie cilvēki, kas man liks justies labi. Un īstenībā tas, ko esmu novērojis, ka cilvēkiem ir tendence meklēt ārējos apstākļos kaut kādu savu iekšējo sajūtu uzlabojumu. Tas tā nestrādā. Nekad nav strādājis. Tā arī ir kompensācija, ko es teicu. Ja? Tad mēs meklējam šo kompensāciju, kurā vietā mēs varam kaut kādā veidā aizlāpīt kaut ko ciet, ja? To iekšējo kaut kādu so sajūtu, lai mēs varētu viņu nejust un nosīt, tā kā, justies labāk. Jā. Nav valsts, uz kuru var aizbraukt un justies labāk. Kaut arī ļoti daudzi tiešām to meklē. Ir tāda lieta kā astrokartogrāfija. Mēs tur varam paskatīties, kas mums tur vairāk izplaukst, kas tur vairāk izplaukst, bet visur izplauks tas, kas ir mūsos iekšā. Nevar izplaukt, ja tevī nav. Un ja tevī ir sūdi, izplauks arī. No jā. Tas tā ir, kā tu saki, pilnībā piekrītu. Tā sava, kas tev ir tā iekšējā, tā sajūta, jā, principā pa lielam, īstenībā viena tāda arī ir laba lieta, kad ir tāds mans lifehacks, ko esmu sapratis. Protams, mums principā ir viena pamatsajūta, kas mūs vada. Viena pamatsajūta. Viņu vajag saprast, kāda tā ir. Man, piemēram, ir trauksme. Esmu sapratis, ka man ir trauksme, un tas ir ok. Es saprotu, tāpēc man tu pēdējā brīdī kaut ko, ja? Un tas es vienkārši saprotu. Es ļoti labi zinu, no kurienes es esmu dabūjis. Ja? Es ļoti labi zinu tagad, no kurienes tas cilvēks arī to dabūja. Un tā tālāk, to arī ļoti svarīgi saprast, jo tajā brīdī, kad tu saproti, ka viņš arī to dabūja, tajā brīdī tev daudz vieglāk to var pieņemt un arī nosacīt, tā kā atlaist to visu. Ja? Un viena tā pamatsajūta, uz kur mēs arī meklējam šo visu laiku kaut kompensāciju, visu kaut kādu. Ja? Un ir svarīgi šo sajūtu arī vispār pamanīt, kurā brīdī tev šī sajūta maksimāli darbojas. Un, protams, strādā pie tā, lai tu šo sajūtu arī laika gaitā var nedaudz mainīt. Ja? Un to, ko tu teici arī, ka tu tagad 70% esi laimīgāka, mans arī tas vērtējums, mēs šeit runājam, ka īstenībā lielākoties mēs tomēr ir grūtības un ir kaut kādas sarežģījumi un tā tālāk, un tā laime jau īstenībā tie laimes momenti ir
minimāli kaut kādi, viņi mazi. Ja, teiksim, tas pats, kad tu kāp kalnā, nezinu, 2-3 dienas, un tu uzkāp spicītē, tikai 10 minūtes pasēdi. Ja? Ar realitātē tu visu laiku to gāji. Man ir reāls case arī par to kalniem, jo esmu gājis kalnos. Un man bija pirmais gadījums, kur principā mēs praktiski tur gājām bojā. Un tas bija tas manējais šitais te, ka es uzreiz uzliku sev hops tādu latiņu un aizgāju uz 10 dienām reāli visā ar pilnīgākiem šiem kalniem, neapdzīvotiem kalniem, kur mēs gājām. Tur praktiski mēs pazaudējām gan savu gidu. Mēs viņus 2 dienas stiepām lejā uz atpakaļ uz cilvēku, kur vispār viņam uztaica operāciju un paveicās, ka viņš izdzīvoja. Un te tas stāsts atkal, vai tu gribi izbaudīt tikai tās 10 minūtes, vai tu gribi tomēr iemācīties izbaudīt to ceļu. Un es, priekš sevi uzliku par kalniem, ja šī metafora par kalniem, tad es šobrīd reāli braucu uz kalniem, tur, kur es varu normāli 2-3 dienas vienkārši mierīgi pastaigāt, kur man tāda riska nav, kur es varu mierīgi iet arī ar savu meitu, ja? Un es vienkārši eju un es izbaudu ceļu. Es vienkārši izbaudu. Es jebkurā brīdī varu apsēsties. Es jebkurā brīdī varu vienkārši kādu garām gāju. Es gribu runāju, gribu nerunāju. Un šī izvēles brīvība, ja? Kad es vienkārši iemācos, un tur arī ir grūti, tu ej tāpatās, tu esi nosvīts un tā tālāk, bet es eju vienkārši kaifoju. Es kaifoju vienkārši pa to ceļu, un tā ir tāda laba metafora, ka arī principā dzīvē, jo iemācīties kaifot mazos, tāpēc vajag pa dienu, teiksim, tev ir daudz, kas ir jādara, man ir jādara. Jādara. Ja, tas jau psiholoģija diezgan sarežģīti, teiksim, nosēžos, tāpēc, ka jādara, tas tā kā piespiedu kārtā, kā es arī saku visiem darbiniekiem, klausies, tev nav jādara, es izdarīšu. Tāpēc, ja tu saki, man ir jādara, tu sev jau piespiedi, un tev jau to būs grūti izdarīt. Ja es saku tā, es to izdarīšu, es to gribu, ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc ļoti svarīgi ir savā ikdienā ielikt šīs mazās lietiņas, kur tev ir kaut kāds, kur tu vienkārši es gribu. Man tas ir, piemēram, kafijas pauzītes kaut kāds, ja? Tur nezinu, tur kaut ko meitē, mēs tagad tur joks kaut kādu sūtam, piemēram, ne? Mazās pauzītes, kurās tu tā kā, bišķiņ atej malā, un tas tā arī tā par apzinātību, ja? 5-10 minūtes, citam tā meditācija, citam tas vēl kaut kas, ja? Un tādā veidā tu arī nosīt, tā kā tās laimes tos momentiņas vāc. Bet to, ko tu teici par to laimi, man liekas, baigs svarīgi, ka tu ej, un ka tu laime, man liekas, priekš maniem, ko esmu šobrīd nodefinējis, kas man ir laime, ka es saprotu, ka es globāli pareizā virzienā. Un tā iekšēji, pēc sajūtām. Tas, man liekas, svarīgi. Ja? Un es saprotu, ka šobrīd daudz kas nesanāk un daudz kas ir reāli sarežģīti, un es gribētu, lai tas būtu daudz labāk, bet saprotu, bet es eju tā pareizā virzienā, un tā ir tā laime. Un kā tev ir? Es mācos, un aizvien labāk man sanāk izbaudīt procesu. Un es zinu, ka mani rezultāti ir nenovēršami, ka es sasniegšu to, ko es gribu sasniegt, un ja es to nesasniegšu, tas nozīmē, ka tā tad mani sargā, tas nav domāts man. Jā, tas iespējams miljons, ko es gribu, iespējams tā sadarbība, iespējams tas notikums, jā. Es esmu pieņēmusi to faktu, ka ja tas manā dzīvē neienāk, jo es eju un klauvējos, es eju un prasu, es uzrunāju cilvēkus, es veidoju sadarbības, un man ļoti daudz saka nē. Bet es to neuztveru, tātad, Diana, tu vēl neesi vai nu gatava, vai nu tas nav tavs, un to es esmu iemācījusies burtiski pēdējos gadus. Es mācos izbaudīt procesu. Tas nenozīmē, ka es nepārdzīvoju par kaut ko. Man dažreiz reizi nedēļā apmēram man ir tā, kāpēc es vispār to daru? Es paraudu, bet es saprotu, es negribu savādāk, jo tā ir daļa procesa. Un tā īstenībā ir tā laimes sajūta, ka tu atskaties atpakaļ un salīdzini šodienas sevi ar to, kas tu biji 3 gadus atpakaļ. Un tā ir īstenībā ļoti liela laimes sajūta priekš manis, jo es saprotu, process ir tāds, es esmu tam gatava vēlreiz. Jā, bet tu teici par to miljonu. Te, man liekas, mēs nonākam diezgan lielās pretrunās, ka tu teici, es gribu to miljonu, bet īstenībā te ir visticamāk tā lielākā problēma, tāpēc, ka mēs īstenībā, man liekas, to procesu nevaram izbaudīt, ja mēs esam ieciklējušies tajā miljonā. Kas būs, ka tev būs tas miljons? Īstenībā tev realitātē nekas nepamainīsies. Jā. Nekas nepamainīsies. Tu tikai visticamāk, ka mocīsies tāpat, kā es gribēju uziet tajā kalnā, ja, un es īstenībā reāli visu 10 dienas izmocījos nopietni. Es vienkārši atbraucu atpakaļ, galīgi nekāds, jo mēs staipījām pa 25-30 kilogramīgām somām. Un tas bija vienkārši ārkārtīgi, tas bija sarežģītākais, kas man vispār varēja būt, neskatoties to, ka es mēnesi vēl gatavojos priekš tā visi, ja, tur sportzālē, smagiem svariem un tā tālāk. Un tā atkal jautājums, vai te, man liekas, ir diezgan, priekš manīm arī diezgan problemātiski, es uzlieku savu kaut kādu mērķi, nosacīt, tā ir mana ambīcija. Tas, kā mēs visi sakam, lai nebūtu problēmas, to vienkārši pārstāj gribēt, tāpēc, ka tu visu laiku kaut ko visu laiku gribi, ja, un tu visu laiku, un tur raujies, un tur diezgan sarežģīti izbaudīt procesu. Es tev pateikšu vienu lietu.
man nav svarīgs tas miljons, bet man ir ļoti interesanti, par kādu personību es kļūšu ceļā uz to. Un es esmu palaidusi laika termiņus, kad man viņš būs. Man viņš būs, es esmu pārliecināta. Tas nemaz nav tīri strateģiski tik grūti manā biznesā. Bet man visvairāk interesē tas, un tieši tad, kad es tā priekš sevis to nodefinēju, par kādu personību es kļūšu procesā, tas ir pats galvenais. Jo tomēr tur ir procesi, kurus tu mācies attiecības ar cilvēkiem. No, protams, jo tu nevari to sasniegt bez cilvēkiem. Kā veidot, kā deleģēt, kā sadarboties. Un tur ir ļoti daudz kā interesanta, kas atklājas priekš manis, un tas man paliek kā prioritāte aizvien vairāk un vairāk. Un tad, ja es beigās redzēšu to skaitli, forši. Ja es redzēšu mazāk pat 100,000 forši. Ja es redzēšu uz pusi mazāk, forši. Es esmu pieņēmusi to faktu. Es neesmu piesaistīta vairs mērķim, jo kā tu ļoti pareizi pateici, man ļoti šis patika, tu ciet, ja tu esi piesiets tam mērķim. Tu neizbaudi procesu. Viņš ir tikai tāds, īstenībā tas vienkārši skaitlis. Un es uzreiz varu pateikt godīgi, es esmu tiem skaitļiem gājis cauri, un šitam skaitlim un arī vēl citiem skaitļiem. Ja? Es varu pateikt, nekas dzīvē nemainās, tikai īstenībā tieši otrādi man tieši apgrūtinātāk sāk viss palikt. Ja? Sarežģītāk, tā, kad tu to skaitlis sasniedz, tas arī īstenībā tu saproti, ka tikai skaitlis. Un tu vismaz labu lietu pateici. Man liekas, kas vēl svarīgi ir, ka mēs ejam un saprotam, ko es gribu mainīt, ko es gribu uzlabot, ko es gribu panākt tā gala rezultātā. Un tas, man liekas, ir bišķi vairāk, tas ir bišķiņ pat dziļākām vērtībām. Un man liekas, ka tajā brīdī, un tad ir tas ceļš, ka tu ej, es eju savu ceļu, skaidrs, ka tas ceļš ir, kā saka, jāiet kalnā, un tas nav tur vienkārši gulēt, tur pludmalītē vienkārši atpūsties, ja? Un es eju tai kalnā apzināti, tāpēc, ka es zinu, ka es ar to panākšu kaut kāds liels uzlabojums. Kā tev, Sandra, par to? Vispār, starp citu, runājot par ienākumu līmeni, ir izpētīts, man liekas, tas ir tāds ļoti stabils pētījums, ka tad, kad cilvēks sasniedz 100,000 ienākumu aptuveni, Eiropas realitāti runājot, ka tālāk viņa laimes līmenis neuzlabojas, viņš nemainās. Jā, tur var pat sliktāk palikt ar laiku. Bet līdz tiem 100,000, tas ir tas, ka cilvēks kaut kā gadā nemēnesī korelē ar to, ka pieauga laimes sajūta, bet pēc tam vairs vispār tas nekorelē. Tu var atļauties sev nosacīt jau labākas drēbes, tur tā labāk mašīna, labāk restorāniem, ceļojums, viss pārējais, plus mīnus, Un tajā brīdī pēc tam ko? Tu vari aizbraukt uz 2 reizes dārgāk ceļojumu, bet tas būs tās pats ceļojums, praktiski tās pašas sajūtas. Tu vari nomainīt BMW zīmīt uz Porsche zīmīt, Pēc būtības tas neko stipri nemainīs. Pirmās 2 nedēļas tikai tu varbūt kaut ko bišķi pabaudīs. Tu vari reāli nomainīt brandingu reāli uz apģērbiem un piekrīt. Bet principā tas būs tas, ko tu saki, tas būs principā viens un tas pats. Jā. Bet runājot par to laimes sajūtu, es kad nosacīti nesen sev to iemācījos, un īpaši tas manā dzīvē sāka tā ļoti lielu lomu ieņem, tad, kad Agata piedzima, mana meitiņa. Jo tad, kad piedzimst bērni, ja mēs izvēlamies par viņiem tur zīdīt ar krūti un rūpēties par viņiem tādā formātā, tas prasa milzīgu resursu un ir ļoti daudz nērtu lietu, kas ir jādara. Un miega bats, 1. mēnesis un viss šis. Un tas, kas man palīdzēja palikt man pašai un nepazaudēt to, kāpēc es vispār daru to, ko es daru, ir vienkārši tāds domas virziena shifts. Esat droši vien dzirdējuši, ka I don't have to, I get to. Ka man nav pienākums neko darīt, man ir iespēja to darīt. Un es ļoti gribēju šo bērniņu, un man ir iespēja šobrīd par viņu rūpēties. Tas viss varēja nebūt. Nekā no šī varēja nebūt manā dzīvē, vai tāpēc, ka es to negribētu, vai arī tāpēc, ka varbūt es nevarētu. Bet man tas ir. Un man ir iespēja par viņu rūpēties, un man ir iespēja celties naktī, un tieši tāpat ar mūsu biznesiem. Mums ir iespēja dīlot ar tām situācijām, mums ir iespēja risināt kaut kādus jautājumus, nevis mums ir pienākums. Nav vispār, tad nevienam nav nekāda pienākuma. Var zem tilta dzīvot, izdzīvot, reāli var Latvijā varbūt ne, bet grūtāk, vienkārši augstas. Nosals. Bet var... Tiltu uzskatīs virsū, ja tur Antonieks arī visādi var būt, jā. Bet pa lielam neko vispār daudz nevajag. Tas ir atkal tavs lēmums. Tas ir tavs lēmums. Un tas ir tādā veidā, es paņemu atbildību par savu dzīvi atpakaļ sev. Nevis, ak, Dievs, man tagad ir grūti, jo bērniņš,
jo tā ir mana izvēle, tā bija mana izvēle, un mums ļoti daudziem vienkārši patīk skatīties uz citu galamērķiem, piemēram, tev kā uzņēmējiem, uz tevi noteikti ir cilvēki, kas skatās kā, wow, es arī tā gribētu. Vai tu gribētu to ceļu iet, ko tas cilvēks ir gājis? Tas tāds arī, ko man saka, ka atvainojas to pārtauc, kad arī svarīgi ir nevis parādīt tikai to gala rezultātu, bet parādīt ceļu, tas, ko es tagad mācos, parādīt arī, to ceļu, ja? Uzreiz daudziem atkrīt interesi. Jā, uzreiz atkrīt interesi, tur jau tā lieta, jā, tas ir tas, ko es arī, mācos, parādīt, jo visam tam paralēli, kamēr es darbojos, es koncentrējos uz to, lai kaut ko atrisinātu, es vispār nedomāju par to, lai kaut ko parādītu, bet es to mācos, jo saprotu, tas ir svarīgi parādīt arī īsumā to ceļu, ka tas ceļš vispārībā tuvu nav viegls. Jā, protams, man liekas, mums ar Dianu ir liela priekšrocība, jo mēs savu ceļu sākām caur sociālajiem tīkliem, praktiski uzreiz droši vien, un tad var paskatīties, kā tas viss izskatījās pirms kādiem 3, 4, 5 gadiem. Un, es, diemžēl, ilgi bremzēju. Interesanti pavērot. Es esmu skatījusies to, kā es darbojos sociālajos tīklos tad. Un, tu tagad salīdzini tā kā, un tā ir forša lieta, ko salīdzināt sevi pirms tam ar sevi tagad. Tā ir lieta, kur toči nevar salīdzināt. Tas ir galvenais, ar ko vajag salīdzināt. Tieši tā, es saku, vajag salīdzināt sevi ar sevi pirms tam. Vienīgais, ar ko vajag salīdzināt. Jā, un es, starp citu, ļoti pievienojos Dianai par to, ka mēs dabujam to, kas ir mūsu, un to, kas nav mūsu, tas kaut kādā veidā no mums atkrīt nost. Un ir tāda viena tāds stāstiņš par zirgu, kurš aizbēga uz mežu. Esat dzirdējuši, varbūt? Tad ir tas saimnieks, un viņam zirgs aizbēga uz mežu, un tam saimniekam ir brālis. Un tas brālis tāds, nabadziņš, tu cik slikti, ka zirgs aizbēga prom uz mežu. Un šāds, varbūt slikti, varbūt labi, kas to lai zina. Un pēc kādām 2 dienām tas zirgs atskrien atpakaļ, atvedis kaut kādus tur mežas vietējos zirgus un tāds, tagad būs tur 2 vai 3 zirgi. Un tas atkal viņa brālis tāds, cik labi, ka tas zirgs tomēr aizbēga, atskrēja atpakaļ. Un tad tam vīrietim atkal tāds, varbūt labi, varbūt slikti, kas to lai zina. Un pēc kādām 2 dienām tur viņa dēls mēģina iejāt tos meža zirgus, salauž kāju. Un tam brālim atkal tāds, Dievs, cik bēdīgi, cik slikti. Un tas vīrietis saka, varbūt slikti, varbūt labi, kas to lai zina. Un pēc atkal pāris dienām tur izsludina, ka jāiesauc visus jaunos vīriešus armijā, tam puisim kāja salausta, un tas tāds, kā tev paveicās, ka tā kāja salausta, cik labi. Un tā varētu, protams, turpināt mūžīgi, un tā ideja ir tāda, ka, varbūt labi, varbūt tas ir slikti, tu nekad nezini, kas ir šī situācija priekš tevis. Tieši tā tas pats, ko es saku, tev notiek šķiršanās, un tu tur, baigi pārdzīvot, to cilvēku nevar palaist vaļā. Ja? Tas ir īstenībā iekšēji, tu īstenībā netici to, ka tu vari dabūt labāku cilvēku. Un te ir tas stāsts, ko tu saki, ja iet, tad ir jālaiž, un es zinu, ka tas ir ļoti grūti, tas ir viennozīmīgi grūti, palaist, ja tu tur esi pieķēries un ir kaut kādas tur lietas, un kas ir kaut kādas saistības, piemēram, kā bērni un tā tālāk, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet arī to vajag palaist, vajag mācīt to palaist, tāpēc, ka realitātē tu saproti, nevajag mocīt, vajag iet tālāk, un te ir tas stāsts arī, ka mēs ļoti bieži pieķeramies kaut kam un negribam palaist vaļā, da jebko. Tāpat tās savi ieradumi, it kā tas ieradums besī, bet mēs viņu reāli nelaižam vaļā, ja? Un te jau tas stāsts, ka mums ir tāpēc svarīgi, es uzskatu, mūsu laika svarīgākā prasme, ko vajag attīstīt, tā ir apzinātība. Viena lieta, ja? Virs visām, tāpēc, ka ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es saprotu, ko es daru, kādas tam ir sekas, ko man vajag mainīt, ko man nevajag mainīt, un arī kādas tam būs sekas, ja? Un to visu dod apzinātību, ka es tajā momentā saprotu. Ja es eju pa to ceļu, es apzinos, jo, ja tu neesi apzināts, ja tu neseko sev līdzi, tu nespamani, ka tu aizies pa kreisi. Un tas, pirms tā pagrieziena tev saprast, kur ir, man tā reakcija, man gribās tā. Nē, es reāli iešu tomēr tā. Es vienkārši gribu tagad darīt tā. Un es sev reāli nosacīt sākumā piespiežu, pamainīt un aiziet pa to citu ceļu. Āmen, reāli vienkārši. Tiešām. Tas ir ļoti krūti, ka tu šajā podkāstā nodefinē to, kas ir apzinātība, jo ļoti daudziem jūg jēdziens apzinātība ar atļķevši, ka bišķi no realitātes atrāvis. Jo daudziem liekas, ka es esmu apzināts, ja es meditēju, ja es jogoju, ja es zinu visas pasaules prakses iespējamās, bet šī daļa, garīgums, starp citu, mēs sākumā runājām par to, ka mēs bēgam no realitātes alkoholā, telefonā, bet ļoti daudzi cilvēki, kas ir mūsdienu trends, bēg no realitātes,
meditācijās, garīgās praksēs, pasākumi 1, 2, 3, un viņi bēg tur no realitātes. Jo kas ir grūtāk? Protams, ka izaicinošāk ir iet un darīt, saskarties ar īstu cilvēku dzīviem viedokļiem, kuri nevienmēr būs tādi paši kā tev, saskarties ar situācijām, kurās tev ir jādrīkojas pa jaunam, kaut kas jāizdomā, kur tev ir kaut kas jādara. Jā, tur ir komentāri, tur ir viedokļi, tur ir viss kaut kas. Tur ir viss tavs emocijas, kuras tu vairs negribi just, un tev liekas, priekš kā mēs viņas negribu. Es negribu tur atgriezties. Bet mēs esam izcili apgaroti cilvēki retrītā. Tāpēc, Edgara, tavu definīciju vajag ielikt. Jā, tas ir tiešām ļoti nodefinēt, svarīgi. Jo daudziem jūg. Jā, tieši tā. Tas tāpat kā garīgums arī. Ja? Tu pareizi saki, tie, kas saka atliķievši un tā tālāk. Tā ir tā cilvēka aizsardzības reakcija. Man nesen bija tāda saruna pāris mēnešus atpakaļ, ka man cilvēks pateica, ķipa, tam siekta un tā tālāk. Ja es domāju, vienkārši. Bet labi, ka tā situācija notika, es uzreiz nokritu priekškars. Ja? Jo, ka tu, zini, kāds cilvēks viens, bet kad tu ieraugi to patiesību, saproti, visi, ja, tas ir kardināli, ja tu cilvēks tur nesaprot. Un tā ir viņa aizsardzības reakcija. Viņš sev nedod iespēju iet tur iekšā un to pamēģināt. Bet viņš vienkārši uzliek savu fasonu un uzliek, tie ir tādi, ja? Un visu viņam vieglāk dzīvot, tāpēc, ka tā arī viņa tā komforta zona, kur viņš nosacīt sev salīti šos kompensācijas un nosacīt tajā vietā dzīvo, kā tu teici. Ja? Viņš arī nosacīt no kaut kā slēpjas. Ja? Jā. Tas pats, kas tagad arī, man liekas, trends ir, kad cilvēks aiziet arī visu laiku jāmācās. Jā, es tipiski arī esmu tāds. Tā jau arī ir mukšana. Jā, ka tu visu laiku aizēji un visu laiku tu mācies no viena, otru, trešo, to piekto, kur tu to visu pielieto? Jā, kur ir rīcības? Jā. Mēs visu laiku uz līdzsvaru atgriežamies, jo visam var būt galējības. Tāpat var būt super materiālistiski noskaņoti cilvēki, kuri tur vispār garīgums ir kaut kāds, tur ir kaut kādi debīli, dīvaini cilvēki, un viņš daudz ko zaudē dzīvē, labi nejūtas tāpat, un tā mēraukla vienmēr ir tas, kā mēs iekšēji jūtamies, vai es jūtos labi, un man ļoti patika tā tava sajūta par to, ka tu jūties labi, ka tu saproti, ka tu ej savu ceļu, ka tu dari to, kas tev, rīktīgi patīk, un tad, kad mums ir tā sajūta, tur ir tiešām forši, bet tur tāpat ir jāpieslēdz apzinātība, lai tajā visā neizdegtu, nepazaudētu kaut kādu sevi. Jā, tieši tā. Ziniet, mēs taču esam visi sektanti. Jā. Tev ir sekta, man ir sekta. Jā. Brīnišķīgi vienkārši. Ļoti skaisti. Uzreiz varat iekomentēt, lūdzu. Kā saka, kādas sektas pārstāv jūs esat arī. Un kā jums, kā saka, jūs domas par visām šīm sektām, tam līdzīgām lietām, ierakstiet savas domas, vajag svarīgi, kad mēs arī dalamies. Es piekrītu, nav viena patiesība. Nav cik cilvēku, tik viedokļu. Jā, ir kaut kādas normas un tā, bet katram savs skatījums. Piemēram, tas, kā tu definē apzinātību, man ļoti saista un man tieši ļoti rezonē. Nevis kā to varbūt definē pat kaut kādā... Jā, citur tā kā grāmatās vai kaut kādā, tur, teiksim, tur kaut kādā tur, literatūra tam līdzīgi. Bezmaz vai, tā kā... Jā, tu nekad nevari zināt, kā caur kaut kādu komentāru, caur kaut kādu frāzi, kas noklikšķēs tavā galvā un kā tu sāksi redzēt lietas. Jā, un ļoti bieži ir tā, ka mums vajag no īstā cilvēka sadzirdēt lietas īstajā brīdī. Un varbūt mēs, piemēram, esam cilvēki, tur nosīti lielu auditoriju, un mēs it kā, mūs taču visi dzird, un mēs varam sasniegt tik daudz cilvēkus, bet ļoti iespējams, ka tam cilvēkam vajag dzirdēt to no kāda cita, kas varbūt ir tuvāk viņam, kas varbūt viņam liekas aizsniedzamāks. Un tāpēc ir ļoti forši, ka cilvēki dalās tajos komentāros un ka viņi runā, raksta, jo kādam tas var pilnīgi mainīt realitāti. Un es atceros, ka tad, kad man bija dilemma sākt tur mācīt astroloģiju vai nē, jo es ienesu publiskajā telpā tā ļoti skaļi šo moderno pieeju astroloģijai no Krievijas atvilku visu. Un es atceros, ka man bija tā dilemma, ka es gribu nodot to tālāk, bet man ir bail, ka es tagad sev saražošu konkurentus. Ka vispār es drīkstu kaut ko tur mācīt un nē. Un tad es vienkārši iedomājos vienu situāciju, kas ir man ļoti personīga, tāpēc es šoreiz nedalīšos, tur citi cilvēki ir iesaistīti, bet tā situācija sevi pārēc to, ka es varu teikt tik daudz gudras lietas, bet mani nesadzirdēs. Un tas cilvēks, kurš
zina, kā pateikt, kaut kā citādāk, vienkārši kaut kā savādāk, un viņam ir ko teikt, bet viņš klusē, jo viņš domā, ka, kuram to tagad vajag, es vispār vēl par maz zinu, bla, 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 bla. Tieši viņa viedoklis varbūt bija vajadzīgs tam cilvēkam tajā brīdī, lai viņš izlīstu no depresijas, lai viņš paskatītos uz pasauli citādāk, un tas ir, ir tik svarīgi neslēpties, un YouTube komentāri, un tagad tā ir pirmā vieta, kur mēs varam neslēpties, sevišķi zem šādiem podkāstiem, kur jau ir tematika noteikta, un tur ir droša vide nosacīta. Jā, tu, man liekas, arī tur par tiem apziņas līmeņiem stāst, ka, teiksim, es, piemēram, tagad domāju, ja es būtu 20 gadus atpakaļ, ka man nebija tur mērķi un tā tālāk, es kaut kur vienkārši manevrēju, kaut kur dreifēju, vispār vienkārši, ja man tagad tādas lietas, viņas vienkārši nesaprastu. Un es visticamāk arī domātu, ka tās ir sektas un viss vispārējais, tāpēc, ka tā bija tā laika man apziņa. Tajā brīdī man nebija padziļināts interesi par kaut kādām tādām lietām. Un tas bija tas mans redzējums. Tāpēc arī svarīgi, kā saka, tu nevari uzreiz no pirmā pārlikt 7. pakāpienu. Ja tu leiksi, būs smags kritiens, būs smags atsitiens, un tas var būt diezgan slikti beigties. Palielam. 1, 2, 3, vai 1, 3, tu vari liekt, 3, nezinu, 5, ja? Bet tu nevari uzreiz uzlikt augstāk. Tas, kā saka, arī ir, tas ir jau sen atzīts, zināms fakts, ka viens no lielākiem barjerām, teiksim, izaugsmē ir pārāk ātrs gradients. Ka tu pārāk ātri, teiksim, gribi ieliekt, tad biznesā tāpatās. Tur, kur tu gribi ātri nopelnīt, ātri, tu atsēdinās atpakaļ diezgan smagi. Jā, tāpēc vajag iet tomēr ievērot to gradientu, teiksim, un svarīgi ir vērtēt, saprast, cik ir tas normāls gradients, ka es varu iet, teiksim, uz priekšu, un arī neuzlikt sev pārāk liels ekspektācijas. Ja? Es nosīju tagad izlasīju grāmatu, viss man nosīja tagad ideāli, visi jāpieliet, un nē, visi paņem no turienes 5%, ja? Un pamazām, tas tāpatās, tā visa grāmata, viņi nosēdīsies tev tur 10 gadu laikā, ja, kaut kādas lietas. Un to gradientu ir ļoti, man liekas, ļoti svarīgi ievērot, ne? Jā. Man patīk, man liekas, tu biji teikusi ļoti interesanta metafora, ka no poda kosmosā uzreiz nelido. Jā, tā runāja mana pirmā astroloģijas skolotāja. Viņa visu laiku izmantoja to. Man tā iesēdās. Man liekas, tas tik ļoti, tik daudz sevī ietver, tik dziļa doma šajā it kā smieklīgajā teicienā, bet tā ir, ka neviens nestartē no poda kosmosā. Visam ir savs laiks, savs ceļš, un to ceļu vienkārši vajag iet. Un tas ir tas ceļš, kā es saku arī, man tur agrāk atceros teicu, klausies, ko tu visu laiku lastās pamācošās grāmatas reāli? Es vienu romānu es izlasīju, man mājas ir pilns simtiem grāmatas, un tās visas grāmatas ir par pašizaugsmu, psiholoģiju, biznesu, kā atkarībā no dažādiem tur dzīves posmiem. Es esmu, protams, biznesā diezgan dziļi iegājis iekšā un tā tālāk. Ja? Tur tāpat tās par bērnu audzināšanu. Man meita dzīve, es jau reāli lasīju grāmatas par bērnu audzināšanu, ļoti daudz izlasīju. Ja? Tāpēc, ka es saprotu, ka tas ir tas, kur es plus mīnus var reāli informāciju, un es varu izlasīt, un man obligāti visam jāpiekrīt. Jo īstenībā ir arī, kas svarīgi, pareizo literatūru izvēlēties. Ja? Es biju arī tagad tajā psiholoģijas tajā procesā, kur es biju, un tur interesanti, ko stāstīja to, ko tu teici par to bērnu, ka šobrīd svarīgi barot ar krūti un tā ir zinātne, tas ir obligāti jādara, tāpēc, ka tas vēl ir pierādīts, ka tas bērnam dod milzīgi ietekmi uz viņu iekšējo labsajūtu, uz vispārējo, ja, teiksim, ka tu tos pirmos 9 mēnešus jau viņi runājies, un tā tālāk, tāpēc, ka viņam jau psiholoģiski viņa šī nervu sistēma jau veidojas, tad, ka viņš jau principā ir iekšā, ja, tāpēc visi šie posmi ārkārtīgi svarīgi, viņas reāli pareizi izdzīvot, tā ir vienkārši zinātne, ja. Un svarīgi ir to arī kādu literatūru tu izvēlies. Jo principā arī par to bērnu audzināšanu bija tāda grāmata franču sievietes, kā audzina savus bērnus, ka tipa bērns raud un tu viņam neej klāt. Tas ir nacistu laika. Tas ir ārprāts vienkārši. Un tas laiks, atceros, kad bija. Es vēl tur sievai reāli devu to grāmatu. Viņa lasīja, klausies, nē, tas ir galīgs sviests. Es vēl tajā laikā biju ieciklējis, jo ja man kāds iesaka, tad tipa, tas ir obligāti pareizs. Ja? Un es vēl tādu nevar būt. Ja? Un beigās, kad es arī pieņēmu to viņas viedokli, un tagad es runāju ar psihoterapeitu, viņa teica ārprāts, jo pasaulē ceļo šīs grāmatas, tas pats par kaut kādām šitām, nezinu, aivaskām, kaut kādām šitādām tēmām, kur tu var aiziet pilnīgā tur kosmosā. Un neviens nezina, ka visi saka, aivasks, ja tur paņemt, es tur atklāšos. Jūs zināt, cik cilvēki izdarījuši pašnāvību pēc aivaskas? Neviens to nezina. Par tiem notikumiem reāli neviens nerunā, bet tā ir realitāte, tāpēc, ka cilvēkam aizbrauc jumts. Te atkal, ko teicu no podu uz kosmosu, ja klausies, davai, sāc pamazām vienkārši iet un tev atvērsies, un tas ceļš tev, teiksim, aizies. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja tu izvēlēsi literatūru,
Tu izvēlies, protams, grūti pateikt, kas ir pareizi. Ja? Protams, brīnumtabletīša nav, bet ir kaut kāds iekšējs kompass katram, ka tu jūti, ka kaut kas nav, tad ticēt šīm sajūtām. Jo par tiem bērniem, es zinu, ka šādā veidā audzināja paklausīgus pilsoņus nacistiskās Vācijas periodā, un tā bija šī pieeja bija ļoti populāra, un lielākā daļa sieviešu viņai sekoja, jo pēc tam tev izaug ļoti paklausīgs bērns, kurš nesaprot savas emocijas, kurš nespēj tās regulēt, viņš sevi nejūt, nesaprot, viņš ir paklausīgs. Un viņš nav saņēmis šo, ko tajā brīdī tas bērns saka, paņem mani, vai es esmu svarīgs, vai es esmu vajadzīgs. Viņš nav svarīgs. Un ja svarīgs. viņam nav, tas nozīmē, ka viņam iekšējā tā pārliecība, iekšējā sajūta, ar ko viņš dzīvos, diemžēl, visu dzīvi, ka viņš nav nevienam vajadzīgs, ka viņš viens pats atstāts pats pa sevi, un viņš šo kompensāciju kaut kur meklēs. Kur viņš atradīs? Atkarībās, attiecībās, kaut kādās atkarībās, citās, tai pašos darboholismā un tā tālāk. Viņš kaut kur to kompensāciju viennozīmīgi atradīs, un tur viņš meklēs to savu svarīgumu. Es esmu tur svarīgs, super, un es aizēju uz turieni. Ja? Kaut gan īstenībā šī viena lieta, kur tev vienkārši bērnībā tas mamma tev nepaņēma, nesamīļoja un tā tālāk, neparādīja, tu esi mīļais, tu man esi svarīgs, un tā tālāk iedeva to siltumu, ļoti grūti būs pēc tam dzīvot. Bet tā ir kaut kādā realitāte, kas ir jāpieņem. Un izdarīt tā, lai mēs to nenododam tālāk. Jā, protams, jo mēs nevaram neviens mainīt pagātni. Paši, kā saka, to piedzīvojuši. Un tas ir tas mūsu spēks arī, ar ko mēs strādājam. Jā. Bet svarīgi to nenodot tālāk. Jā. Mēs neviens nevaram mainīt pagātni, mēs nevaram mainīt nākotni. Pie viena nosacījuma, ja mēs šodien nedaram lietas, kas var ietekmēt mūsu nākotni, ka uztraukties par nākotni, mēģināt tur ko mainīt pagātnē, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Mēs varam tikai šodien darīt labāko, ko mēs varam, lai šī nākotne būtu tāda, kāda mums ir vislabākā. Jā, un apzinātība tajā ir ļoti liels atslēgas moments, jo apzinātāk tu saproti kaut kādas lietas, jo attīsti tu vairāk viņu, apstājoties un pieņemot kaut kādus lēmumus, jo beigās tu veido tādu pozitīvāku dinamiku tajā nākotnē. Kā tu trenē apzinātību? Var iedot lifehacku 1, 2, 3? 1, 2, 3? Jā, es apstājos. Es reāli apstājos. Meditēt es vairs nemeditēju tik bieži, bet es šeit un tagad, ja es jūtu savu, ka man nāk reaktīva reakcija, es apstājos. Un iespējams, es jau paspēju reaktīvi noreaģēt, bet es apstājos un vienkārši uzdodu sev kaut kādus jautājumus atbilstoši tai situācijai. Tāda pašrefleksija. Jā, pašrefleksija. Un dažreiz man vajag, ja man vajag, es pasēžu 5 minūtes, ja man vajag, es pasēžu 10 minūtes, un es ar cilvēkiem nokomunicēju, hei, es nevaru tev tagad dot atbildi, neprasi no manis, pagaidi. Un dažreiz tās ir 24 stundas. Tas ir atkarīgs no situācijas, no tā, cik ļoti es esmu uztvērusi situāciju. Bet tiešām bieži vien man sanāk noreaģēt. Un es ļauju sev apstāties un pieņemt lēmumu vēlāk. Jo nekas nenotiks. Apdomāt, tā kā izanalizēt. Jā? Kā tu, Sandra, kā tu trenē apzinātību? Es pievienojos par apstāšanos. Man gan tas parasti izskatās tā, ka es jūtu, ka man ir kaut kāds emociju virpulis, un es saprotu, ka es nevaru to dot ārā, ka vispirms tam ir jānomierinās, un tad es varu izdot kaut ko ārā. Un es ļoti regulāri eju pie sava partnera, pie sava vīra, un mēs ar viņu runājam. Un viņš ir man tāds terapeits ad boga, kā es saku, un viņš man ļoti daudz ko dzīvē ir iemācījis, viņš mans lielākais skolotājs noteikti. Un es ļoti bieži pie viņa aizēju un tāds, Dairi, ir situācija, tur man gribas pateikt tā, šāds pagaidi, nomierinies, vai izrunājam un kopā izdomāsim, kā to atrisināt. Tas man ir ļoti palīdzoši. Otra lieta, tā ir tas, ko es jau pirms tam minēju, ka I don't have to, I get to. Un tas ir situācijās, kad man ir kaut kas grūti, kad man liekas, ka es nevaru kaut ko izturēt, vai arī kaut ko negribās darīt, vai arī es par kaut ko pārdzīvoju, tad es vienmēr sev šo te atgādinu, ka viss ir manas izvēles un man nav jādara nekas. Es gribu to darīt. Un varbūt es negribu pašu to procesu tik ļoti, bet es gribu to, uz kurien es eju. Un es saprotu, ko tas sev līdzi nes. Un šī te vienmēr tā apziņa un spēja ieraudzīt ceļu, ne tikai galamērķi, ir tas, kas man palīdz ļoti
manā ceļā, ka es saprotu, ka tas ir ceļš, ka nav tur puķītes un rozītes, lai ceļš, kaut kur nonāktu, un viņš nav grūts, viņš vienkārši ir interesants. Interesants, tieši tā. Tās ir tādas mazās lietas, kuras ir lielas patiesībā. Jā. Man, principā, kā es trenēju apzinātību, tā es, protams, meditācijas, un es arī sapratu, es īstenībā, tur 3-4 gadus jau taisu meditācijas katru rītu, un sapratu, baigi svarīgi viņas mainīt, tāpēc, ka tu pēc kāda laika vienkārši tupojies, vienkārši aizēji un vienkārši izdari to vienkārši automātā, un tur nav nekāda apzinātība, nav nekādas apzinātības. Tāpēc es tagad mainu, un es īstenībā tas ir baigi, un tagad es arī šodien taisīju, un vakar es vienkārši sajūtu super labu apzinātību, super labu kontaktu, es sāku just, piemēram, savu ķermeni, un tā tālāk, es, piemēram, tur parunājos ar savu ķermeni un tā tālāk, un tas ļoti svarīgi šo kontaktu veidot, jo man arī ļoti grūti ir vispār just, saprast, kā tad es jūtos, un tā tālāk, un es tādā veidā vienkārši īstenībā mācos sajust sevi, saprast sevi, kā tad es jūtos, ko es gribu, un tā tālāk. Un otra lieta, kā es mācos trenēt apzināt, tas ir pierakstīt. Es ļoti daudz pierakstu, ļoti daudz rakstu. Man mājās ir pilns klādes sarakstīts, vienkārši tur 10 klādes. Es tur katru rītu, man ir tāda prakse, ko es aizēju, meditācija, augsta duša, neliela vingrošana, un pēc tam es apsēžos, teiksim, panalizēju, kas vakar noticies, kaut kādas tādas lietas. Man tās rakstiskais darbs īstenībā patīk, tāpēc arī gribu rakstīt tagad grāmatu. Jā, jo es ļoti daudz ko esmu izrakstījis, un es saprotu, ka man tā rakstīšana ir iegājusies, un man reāli gribās uzrakstīt, teiksim, tādu interesantu lasāmvielu, kas ir vairāk būs balstīta tieši par šo dziļumu, par šo iešanu sevi iekšā un nebaidīties, teiksim, iet tur iekšā un caur to attiecīgi kaut ko risināt. Tā ir brīnišķīga vēlme. Starp citu, vēl viena apzinātības prakse man ir storytellingi. Man pirmkārt ļoti patīk to darīt. Es esmu tas cilvēks, kuram patīk sociālajos tīklos likt storijas un veidot saturu. Un ļoti bieži ir tā, ka es saskaros ar kaut kādu situāciju, es viņu izanalizēju storijos, parādu citiem, kā es to risinu sev. Jā, un to izrunājot publiski, skaļāk, man ļoti daudz atrisinās manā galvā. Jā, man īstenībā tāds īsie tekstiņi, kā jūs dzirdējāt, ka man neiet, bet man tieši atkal tās dziļās sarunas, tā arī man apzinātība, kad es arī caur dziļām sarunām tādām, teiksim, es arī varu iet dziļumā, un arī pat pats ir reiz no malas paklausīt, es saprast, teiksim, tas, ka tu saslēdzies, kas ir ļoti svarīgi, teiksim, saslēgties, tāpēc arī saku, svarīgi ir dzīvē, ļoti svarīgi, kā tu pareizi arī pateici, Tandra, ka ir svarīgi dzīvē, ja tev ir ko pateikt, ja tev ir tas spēks, nebaidīties un iet to darīt. Tāpēc, ka ļoti daudzi, diemžēl mūsu laikos, iet vienkārši lai pārdotu, vienkārši lai nopelnītu naudu, un tur nav īstenībā par to patiesību, par to dziļumu. Ja? Un tu, principā, tur cilvēks skaisti, tu kaut ko iedod tāpat motivācijas. Es nesaku, ka tas nav vajadzīgs, tas ir ok. Bet ne katram ir tas lielais spēks, ko viņš var iedot. Man pašam bija tas arī, kad es tur daudz gadu šaubījos, baidījos un man taču nav laiks un es laiku atrodu atrunas un tā tālāk. Tad es tagad vienkārši sapratu tā, vienkārši ej un dari viss. Just do it. Vienkārši ej, ok, nav viegli, es netieku galā, es nevaru visus apvienot, es nesaprotu, kurā brīdī ko ķert, ko grāt, bet vienkārši eju. Es eju un skaidrs, kā tu teici, kaut kas atkritīs. Kaut kas paliks un tā tālāk. Vienkārši ej, un pēc iespējas saudzīgāk protams, to ceļu arī vajag iet, tāpēc priekš savīm šīs tās rīta prakses, kur tas ir tas mans saudzīgums, kur es atskatos un saprotu vispār, kas notiekās, saliek pa plauktiņiem un attiecīgi iet tālāk. Jā. Es domāju, ka jūs man arī piekritīsiet, ka sports ir ļoti liela apzinātība. Es arī par to pašu domāju. Arī. Bet svarīgi sports arī, ko tu dari sportā. Es skatos sporta zālē, daudz nāk, tur runājās. Es laiku vienkārši runājās. Es nekad, man nav laika runāt. Es aizēju savā pasaulē, visas tur kārtīgi nosportoju pusotru stundu. Es praktiski man nevienu negribas runāt. Man pat nav spēka runāt, jo es atdodu sev visam sportam. Bet zini, kā ir? Daudzi meklē, mēs te dodam tādus rīkus, tur apzinātības prakse, tas, bet vispār realitāte ir tā, ka kā tu uz to paskaties, traukus mazgāt arī ir apzinātības prakse. Kādam trauku mazgāšana ir labākā meditācija? Man, piemēram, māju kārtot, tā ir mana labākā meditācija, kaut ko tur slaucīt, un tas ir tie brīži, kad es atslābinu prātu, jo man ir ļoti skrejošs prāts, un man tur visu laiku ir kaut kādas domas. Un tad, kad es domāju, kā es ar lupatiņu noslauku putekļus, es domāju tikai par to, ka es lupatiņu noslauku putekļus, un es tā atpūšos. Jā, forši. Īstenībā tāpēc braucu uz kalniem, jo tas kalnos tiešām tā ir man dziļākā meditācija. Es arī braucu uz kodām, tur retrītiem, tādām praksēm arī, tur es esmu bijis pagājušajā gadā Taizemē 7 dienas, pilnīgākā klusumā, un arī šogad es jauno gadu sāku nevis tur kaut kādiem tusiņiem, bet 1. janvārī es braucu uz mežu, 3 dienas padzīvoju pilnīgā klusumā.
Jā, un arī salikt domas, jo man bija svarīgi, teiksim, tas gads beigas bija baigais skrējiens, un es saprotu, es negribu vienkārši tā turpināt, man vajag vienkārši paņemt pauzi, un tas ir labs brīdis, ka tu vari paņemt pauzi un, teiksim, iet dziļumā. Un no tā dziļuma tu iznāc ārā, es uzreiz saprotu, tā, to nost, šitais viss, un tev uzreiz ir tāds pamats īstenībā zem kājām, ka tu, principā, tas ir tas par to paškontroli, ka es saprotu, to tagad es eju, un es saprotu, ko es daru. Jo, ja tu tai skrējienā vienkārši dzīvo, tu vienkārši te gadi vienkārši šitā, te vienkārši paiet, un tu vienkārši noskrēji kaut kur. Ja? Tāpēc, manuprāt, tieši šīs prakses, kaut vai saka arī tur mājas tīrīšana, ja? Man tas ir kalnos, un tāpat tās meditācijas sev vienkārši ieplānoju un aizbraucu un visu. Un tajā brīdī es pamatīgi piezemējos un atbraucu jau no cita stāvokļa, turpinu tās lietas darīt, kuras es darīju, varbūt tur iepriekš automātiski. Ja? Jā, tas ir pieejams pilnīgi visiem. Tā ir tā pamata ideja, ka nav kaut kādas īpašas vienīgas prakses, kura tagad visiem ir jādara un kas maksā miljonus eiro un to var darīt tikai Balī. Nav tā. Jā, tieši tā. Ok, vēl viena svarīga tēma, mēs jau principā virzamies uz noslēgumu. Es domāju, mēs varam tagad izdomāt par tām biļetēm. Tātad mums ir 3 biļetes uz grandiozu pasākumu 24. maijā Rīgā. Fantastiskā vietā, kas apvieno 2 Rīgas puses. Vienkārši tajā vietā nekad vēl nav bijis tāds pasākums. Tas pasākums būs mega jaudīgs. Tas pasākums ir tātad endorfīna pasākums, kas ir apzinātiem, tādiem skaistiem, inteliģentiem, gudriem, labsirdīgiem cilvēkiem, kas principā tā vieta, kur mēs šos cilvēkus apvienosim. Šis pasākums notiks bez alkohola, bez nekādām apreibinošām vielām, bez smēķēšanas, un uz to pasākumu var nākt ar bērniem, un līdz 7 gadu vecumam būs bezmaksas ieeja, attiecīgi var nākt tikai obligāti austiņas uzlieciet, jo būs skaļa mūzika un 3 biļetes. Mēs uzdāvināsim, katrs vienu biļetīti uzdāvināsim vienam cilvēkam, kurš uzrakstīs vislabāko, atklātāko komentāru par savām atziņām no šīs mūsu sarunas, kas visvairāk patika, vai ko jūs vislabākais, ko jūs pielietosiet no mūsu sarunas, kaut kādu svarīgu lietu vienu. Un es izvēlēšos vienu, Diana izvēlēsies vienu, Sandra izvēlēsies vienu. Mēs to izdarīsim, tur tuvāko nedēļu laikā, pēc šī podkāsta iznākšanas. Un paziņosim personīgi jums un uzdāvināsim 3 biļetes šo pasākumu. Un var pateikt to, ka biļetes pasteidzieties nopirkt, tāpēc, ka vietas skaits ir ierobežots, un mums ir tikai ierobežots skaits vietas, un būtu labi, ja jūs laicīgi parūpētos par to, ka jums būtu biļetes šo pasākumu. Un tad varbūt tās vēl viena tēma, ko es gribētu interesantu parunāt, tad principā kā lasīt cilvēkus. Ja? Tad principā viss saistās ar cilvēkiem, mēs satiekam to cilvēku un kā saprast, ir īstais, nav īstais un tā tālāk. Es domāju, interesanti tāda pieredze. Tu varbūt vari pastāstīt arī bišķiņ par astroloģiju, ja, kas ir, jo tā arī daļai, ja, tā kā cilvēku lasīšana un tā tālāk. Varbūt tu vari bišķiņ par šito pastāstīt. Protams, ir pieeja, kas ir vairāk tehniska, tā ir astroloģija, bet jebkurā gadījumā vienmēr ir jāklausās savās sajūtās. Tā ir viss precīzākā mēraukla, kurā vienmēr pateiks, tas ir vai nav. Un, piemēram, ja mēs runājam par tādām ilgtermiņa vairāk attiecībām, tad tas ir tas, ko es pašā sākumā runāju par mīlestību. Ja tu jūties slikti par sevi kāda cilvēka klātbūtnē, tad šis cilvēks tavā dzīvē nav vajadzīgs. Un viņš nekādu pievienoto vērtību tev nenes. Un šeit ir arī par visu kaut kādiem, kā atšķirt kaut kādus komentārus, cilvēku viedokļus, kas ir veselīga kritika, kas ir kaut kas, kas rakstīts no otra cilvēka sāpēm. Mēs to patiesībā vienmēr jūtam. Mums nav šīs te reakcijas, sevis nosodīšanas reakcijas, nav kaut kādu dusmu sajūtu. Tas viss nav, jo tu jūti, ka tev kāds tiešām grib palīdzēt ar to. Un tā visur pa dzīvi. Ja ir kaut kādas, ja tev gribas cita klātbūtnē domāt par sevi slikti, sevi nosodīt un vainot par kaut ko un pazemināt, tad tā nav vieta, kur būt. Bet no astroloģijas viedokļa, protams, starp citu, te var droši iet un skatīties rīlus manā profilā, jo man ir ļoti foršs saturs par to, kā katras zīmes pārstāvju klātbūtne ietekmē mūsu dzīvi. Piemēram, es kā ūdensvīrs visur, kuras nonāku, es kaut kādā veidā cilvēkus bakstu uz to, ka viņiem ir vairāk jārunā par sevi, jārūpēs par to, ka viņi kļūst redzamāki, pamanāmāki sociālos tīklus, lai attīsta. Un manā laukā, man arī tie, kas mācās pie manis astroloģiju, meitenes ir vienkārši ļoti daudzas uzsākušas savus sociālos tīklus, viņas blogu
astrologo, pēc tam viņas iet pie Dianas kaučoties, un tā tas aiziet riktīgi skaisti, un man ir milzīgs prieks, protams, to redzēt. Un ar to es atšķiros, piemēram, no citiem skolotājiem. Tā ir mana unikalitāte, ka manā laukā cilvēki šādi sāk, šādi reaģē. Protams, ka ja es to pati nedaru, tad tas tā gluži nestrādā. Viss vienmēr būs atkarīgs no tā, vai mēs realizējam sevi kā personību un savu unikalitāti apzināmies. Un tā mēs pilnīgi katrs viens otru kaut kādā veidā ietekmējam. Un ir forša lieta, ko var pavērot, ja jūsu dzīvē ir kaut kāda zīmes koncentrācija. Tā, ka tev pilnīgi tur vieni vērši apkārt, vai arī vieni skorpioni apkārt. Tas par kaut ko ļoti, ļoti spēcīgi signalizē. Un tie signāli, jo labāk mēs ātrāk tos pamanam, jo foršāk mums, jo mēs varam norēģēt. Tāpēc, ka visums ar mums visādos veidos runā. Un astroloģija vienkārši ir valoda, kas palīdz izprast, ko tad viņš mums mēģina pateikt. Tā ir viena no valodām, kādā visums ar mums runā. Tas atkal pat apzinātība, jā, protams. Pamanīt, kas tev vienkārši notiek. Jā, un šis ir veids, kā mēs varam interpretēt. Tātad astroloģiju mēs varam izmantot, lai kaut ko interpretētu. Un šis ir visforšākais veids, manuprāt, kā viņu izmantot, sev veidojot tādu skaistu zināšanu bāzi, caur kuru tu vari pēc tam redzēt pasauli pilnīgi citādāk. Tu vairs neredzi viņu kā balts, melns, labi, slikti, neredzi viņu kā, tā sanāca vienkārši. Vai sagadījās. Iegūst kaut kādas izskaidrojums, teiksim, caur astroloģiju. Kāpēc tā, pareizi? Tā var arī uz to skatīties, bet tas ir pārsvarā, tu jau post faktum kaut ko tad iegūsti sev. Tā notika, tāpēc, ka mana pieeja tam ir izmantot to pirms lietas notiek un ietekmēt to, kā lietas tavā dzīvē notiek caur astroloģiju. Tā es uz viņu skatos, un tieši ir tāpat, ja tur 5 skorpioni tavā dzīvē pēkšņi, varbūt ir vērts piedomāt pie tā, ka vajag dzīvot vairāk, un ka ir laiks risināt jautājumus, kur tev jūties neērti, ir laiks kļūt ne tik labam un ērtam cilvēkam. Ja tas ir ģimenē skorpions, meita, piemēram. Tu pats skorpions, un tev meita arī skorpions. Bērniņi, skorpioni, vispār par to arī ir podcasts vēl uztaisīju, jo man tā ir svarīga tēma, tāpēc, ka manā ģimenē ienāca jauns bērniņš. Un skorpioni vispār cilvēkam ienes ģimenē, kā bērni, viņi dzimtē iedod tādu ir laiks mainīties. Tā kā bija līdz šim, vispār vairs nevar. Mēs visu nojaucam, visu kā bija līdz šim, mēs jaucam nost. Un, kas ir pats galvenais, būvējam pilnīgi no jauna ar citu skatījumu uz pasauli. Es dzīvē arī būvnieks uzņēmums. Tu arī skorpions, Jā. Es arī. Super, jā. Okay, principā mums tāda tēma, pa lielam virzīsimies bišķiņ uz noslēgumu. Kā lasīt cilvēkus, kā lasīt cilvēkus dienā, pastāst, kā tu lasi cilvēkus, kā tu izvērtē, pēc kā tu skaties, vai tas būs īstais, vai tas nebūs īstais. Es sapratu, Sāna teica to principā pēc sajūtām. Un, protams, arī attiecīgs ar astroloģiju, tu arī var vieglāk saprast, kas tad tev ir, kas tad tev nav, teiksim, tādā veidā, kas tev vairāk ir tā kā atbilstoši. Kā tu to dari? Šeit ir vēl viena svarīga lieta, ko es domāju, kādam ir jādzird. Jo, ja tu galīgi neesi kontaktā ar sevi, ja tu esi vairāk traumu vadīts, tu neesi apzināts, tad tev ļoti potenciāli lielāka varbūtība, ka blakus jebkuram tu jutīsies apdraudēts. Un tu pasauli redzēsi caur traumu filtriem, un tu nejutīsies labi, tā kā maz kuram blakus, un visdrīzāk tu jutīsies blakus kaut kādam glābējam, kas arī nav labs scenārijs. Tur beigās nekas labs nekad nesenāk. Bet jo vairāk tu trenē apzinātību, jo vairāk tu iegūsti zināšanas, jo vairāk tu iegūsti pieredzi komunikācijā ar cilvēkiem, tad jo vairāk arī tu sevi vairo šo te iekšējo kompasu, kas ir sajūta. Šī sajūta ir tā kā mana trauma, un pēc tam viss ir tā kā labi, ja es palieku un atrodu kontaktu, komunikāciju, vai arī tiešām šī sajūta ir tāda, ka tas cilvēks man to blakus rada, un man tiešām ar viņu nav pa ceļam. Un mēs to varam attīstīt jebkurš, un jo apzinātāks tu esi, jo vairāk tev ir informācijas, vienalga vai tā ir astroloģija, kopā ar psiholoģiju, un jo vairāk tev ir pieredzes, jo vienkārši vairāk tu jūti. Un, protams, ka mēs ar gadiem esam intuitīvāki, mēs jūtam tos... Ne visi. Es domāju, ka tu runā tagad par sevi un par mums varbūt. Tā mēs visi par sevi. Liela daļa, īpaši, ja viņi kaut ko dara ar sevi, bet man tas ir šī sajūta saules pinumā. Ja viņi ir izteikti
neforši, ja tur ir ļoti liels saspringums, tad 90% tiešām, pat 99% šis cilvēks vispār nav. Tātad tu arī par sajūtu. Par sajūtu noteikti, un man tā ir pat ļoti izteikta ķermeniska sajūta. Super. Jo man ir tiešām bijusi ļoti bieži tā pieredze, ka es sajūtu, es aizeju, es dabūju dabūju smagu pieredzi. Es saprotu, ak, mans Dievs, ka tev bija sajūta, ka nevajag, un tu tomēr aizgāji, es aizgāju, pamēģināju, nav. Un tad vienkārši ir cita sajūta. Brīva, forša, un tu ej tajā pieredzē, un tev ir viegli komunicēt, tu nejūties ar tiem cilvēkiem slikti. Jā, un tev, tu vienkārši saproti, ka tev ir ok. Jā. Principā es šeit tiekos ar divām brīnišķīgām vienkārši būtnēm, sievietēm, kas reāli balstās uz jūtām, un šeit sēžas vīrietis, kurš balstās uz loģiku. Ja? Tas ir, kā saka, es bišķi pateikšu no savas loģiskās skatpunktu, un īstumā forši, tāpēc, ka es tagad mācos reāli arī just, tāpēc, ka es reāli saprotu, ka es reāli vispārībā nejūtu. Ja? Un to, ko tu saki, īstenībā, ja es tā atskatos, tad pēc tam, ka kaut kas nesanāk, es saprotu, bet īstenībā man bija tā sajūta jau sākumā, saprotu, bija. Es vienkārši nejūtu un neieklausījos un nepieņēmu lēmu balstoties uz to sajūtu. Tāpēc arī svarīgi, jūs uzskat vīriešiem, īpaši svarīgi ir attīstīt šo savu jušanu, ārkārtīgi svarīgi. Kā es vispār sāku agrāk uzskatīju, vīrietis ir stiprs, jā, viņš ir stiprs, viņš ir loģika un tā tālāk. Ja tagad uzskat tieši otrās, uzskat vīrietis stiprs tas, kurš var būt vājš, kurš var raudāt, kurš var atvainoties, kurš var piedot un tā tālāk. Uzskat, tās ir ārkārtīgi svarīgas, spēcīgas vīriešu īpašības. Tāpēc labi, meitenes, paldies jums šobrīd par mūsu brīnišķīgo sarunu, par mūsu brīnišķīgo diskusiju. Man liekas, mēs forši parunājam diezgan labas parunājam lietas. Un vēl īstenībā viena lieta, ko es gribēju pateikt, mīlestība, vispār attiecības, man liekas, tas tāds svarīgs, ko es nesen dzirdēju, man liekas, diezgan labi. Tev ar to cilvēku saliksies kopā tad, ja jums būs līdzīga līmeņa garīgā attīstība. Apziņas līmenis, tas ir galvenais, pēc kā vajag vērtēt. Ja? Tāpēc, ka tas, ko runā, tas, ka tur ārējais, tas ir viens, bet otrs jums jābūt līdzīgam apziņas līmenim, tam garīgum attīstības līmenim, jo tajā brīdī, un teiksim, jūs plus mīnus viens otru varēsiet saprast. Ja? Piekrīt? Noteikti, jā. Jā, tas priekš manī arī tāds labs faktors, uz ko attiecīgi balstīties, skatīties. Tad vēlreiz, jā, visi, kuriem patīk šis podcasts, mēs gaidām laikus, komentārus, obligāti. Pārsūtiet kādam draugam, ja jums patīk kaut kāda lieta, ierakstiet, kas jums konkrēti patīk, ko jūs gribētu no šī podkasta kaut kādām lietām pielietot. Tas ir ļoti svarīgi. Mums arī mēs lasīsim noteikti katru komentāru, un tas arī atgriezieniskā saite mums, un varbūt tas kaut kāda tēma, ko jūs gribētu varbūt kādreiz vēl, apspriest, izrunāt, to arī noteikti ierakstiet. Mēs obligāti izlasīsim katru jūsu komentāru.